Katram sava virtuve, visiem viena virtuve! Esiet sveicināti. Otrais podcasts. Vēl nevar laikam teikt kārtējis, ja? Kurā brīdī var teikt kārtējis? 5.4. vai 3. 4. vai 3. Ok, super. Jā, paldies visiem skatītājiem, klausītājiem, kas ir pieslēgušies. Kā jau minēju, otrais podcasts. Šodien mums ir cits viesis, protams. Daļai cits. Daļai cits. Jā, starp citu, Matīs. Jā, ir Matīs. Līdz ar to, Matīs Budovskis. Sveiciens. Sveiciens, Matīs. Prieks tevi redzēt. Prieks te būt. Paldies par uzaicinājumu. Paldies arī tev, ka ieradies. Būt otrajam. Un iespējams noslēdzošajam Matīsam. To mēs nezinām. Jā. Vēl nevar zināt, bet... Jo, ja mēs aicināsim vēl kādu Matīsu, tad būs jāpārdevē podkāsts no Matīsubi. Jebkurā gadījumā tātad Matīs Budovskis. Pāris vārdos, kā jau ierasts sākumā, mēs pasakām to, kas tu esi mūsuprāt. Kā tas izskatās. Jā, un tad mēs gribētu dzirdēt, kas tu esi tavuprāt. Bet sākumā, tātad par Matīsu Budovski vienkārši vieglos vārdos ir Madona, mūzika, klavieres, teātris, pirmizrāde, Ots, Agnes Budovska, TTT Rīga, 2 bērni. Un droši vien daudz kas cits vēl, Matīs. Cik patiesi izklausās tie vārdi, ko es nosaucu? Madona, jā, bet es laikam precizētu Jaunkalsnava. Paldies. Paldies. Tas ir svarīgi. Tas ir svarīgi. Bet Madonā taisnība, Madonā es mācījos, Jaunkalsnavās neesmu mācījies, bet dzīvoju tur. Jā. Un tu esi aktieris, režisors. Līdz ar to pastāsti saviem vārdiem, varbūt teikumā vai 2, saliktos vai nē, kas tavuprāt esi tu? Es esmu tātad aktieris, režisors. Tā nu ir sanācis, jo es pabeidzu aktierus. Tagad es nesen pabeidzu maģistrantūru rakstniecībā, bet par rakstnieku droši vien nesauktos. Bet aktieris, režisors, jā, tas izklausās pareizi. Pāris izrādes tagad ir bijušas kā režisoram, tad es atļaujos arī teikt režisors tagad, jā. Tas mums tāds stiprs vārds, ir tajā... Aktieris vispār arī, tad, kad parasti pabeidz aktieru skolu, tad parasti, kad tev prasa, ar ko tu nodarbojies, es teātrī strādāju. Vispār tas ir kaut kāds tāds komplekss. Man liekas, visiem aktieriem kaut kādu brīdi, ka viņi nosaukt sevi par aktieri, kaut kas tomēr tāds... intīms un liekas dīvaini to teikt. Un lielākā daļa tomēr reaģē uz to, un ar ko tu naudu pelni. Hobijs skaidrs, ar ko tu strādā. Būvniecībā. Jā, loģiski. Ierunā reklāmas. Super, mēs šodien arī parūpējāmies par dreskodu, man liekas tāds atbilstošs teātris. Mēs arī godīgi gaidījām tevi Bītlanītē, jo mūsuprāt aktieris, režisors, es domāju, viens no top lietām garderobē ir Bītlanīte, kādas brūnas tādas vai bēžas krāsas. Ir atbilstoši mums tas outfits. Ļoti labs outfits. Brīlis arī nevajag patiesībā, tāpēc man gan vajag rīktīgi. Tev vajag, jā, droši. Šitās ir tīri ekrāniem. Ļoti labi. Paldies. Cits cilvēks. 3. Matīs. Bet sākot ar, es teiktu tā, kad iziesim cauri daudz kam, bet es domāju, tas, kā tevi zinu, un starp citu, podkāstu mēs uzbūvējam ar domu, ka mēs tieši gribam redzēt cilvēkus. Cerams, ka arī tu neviens cits neapvainosies, bet tādus daļai zināms cilvēkus. Tu neesi superstārs, neesi varbūt pilnīgi visiem zināms, bet es teiktu, ka tas košākais un spilgtākais šobrīd ir izrāde Ots. Pāris vārdos. Kā tu nonāci? Kāda ir tava loma šajā darbā, veikumā? Kā ieskicēja no savas puses, kas ir Matīs Budovskis Odā? Noņemšu laikam brīlis. Bet jauks. Pat daudz redzamības. Izrādē Ots, uz kuru Kārlis bija arī atnācis. Tā ir pirmā izrāde, ko viņš redzējis. Paldies. Es esmu taisījis. Superīgi. Bija forši, ka tu atnāci. Tas ir mans pirmais režijas darbs Nacionālajā teātrī. Es biju pirms tam debitējis Liepājā, gan mazajā zālē, pēc tam pagājušajā gadu lielajā Valmieras vasaras teātra festivālā. Es biju taisījis izrādes un skolas laikā vienu izrādi. Un biju asistējis vēl pirms tam, bet šī bija tāda debija Nacionālajā teātrī, kur es šobrīd arī strādāju kā aktieris. Un šī bija debija kā režisoram. Un Ots ir oriģināla dramaturģijas luga, kas nozīmē, ka tā ir tātad rakstīta salīdzinoši nesen.
Lai gan šīs lūgas sakrā, viņi īstenībā rakstīja pirms laiciņa, pirms kaut kādiem 8 gadiem, bet tomēr viņi tika pārveidoti šogad. Viņu sarakstīja Andris Kalnozols, kurš ir rakstnieks un tāds plašākai publikai zināms ar savu debijas romānu Kalendārs mani sauc, kas tagad ir tulkots vēl dažādās valstīs. Un viņš arī sagadījies, ka ir mans draugs. Un viņa lūgu par viņa konkrētu dzīves posmu es iestudēju Nacionālajā teātrī. Aktieru zālē. Tur ir salīdzinoši maz vietas. Viņi šobrīd ir izpārdoti līdz februārim. Tikko ielika februāra pārdošanā. Viņi ir izpārdoti. Aktieru zāle. Jā. Tas ir līdz cik cilvēkiem? Līdz 40? Tur var mainīt vispār krēslu izvietojumu, bet mēs izvēlējāmies. Klēpī var sasēsties 120. Jūs varat lūdzu bišķi mierīgāk augšā. Bet ja Samainamies. Vienu cēlienu. Uz šito Vienu cēlienu esklēpī un otru. Un otru tu neskaties. To jārāda. Bet tur ir maz vietas. Tur ir 58, ja es nemaldos. Tas, tā ir kameras zāle, aktieru tūplāns. Intīmi, jā. Kā tev pašam liekas par kameras zāli? Ja tev būtu jāsaka uz sitienu, es tev tagad dodu izvēli lielā zāle vai kameras zāle, ko tu man saki? Neatkarīgi no tā, vai tu esi režisors. Aktieris vai neatkarīgi? Saki, lielā vai kameras zāle? Tev jāsaka jau pa vēlu, jo to būs. 3-2-1 sprākst. Jā. Lielā zāle vai kameras zāle? Pilnīgi cita. Vēl ir dabas zāle. Dabas zāle, kas vēl un dabīgā zāle arī. Zini, kā aktierim foršāk ir spēlēt varam arī uzmest mazajā zālē. Kadri no izrādes, bet kā aktierim foršāk mazai zālē? Jā, tāpēc, ka mazajā zālē parasti top izrādes, kas ir vairāk balstītas uz aktieriem. Lielajā zālē tur ātri mainās, tur ir mazākas lomas, viss tā fiksi raiti, dārgāks viss, un ir citi kaut kādi paņēmieni un līdzekļi bieži vien, ar kuriem tiek tomēr tā izrāde piepildīta un aktieris kaut kādā ziņā... Viņam arī jāspēlē savādāk. Lielā zāle pieprasa lielāku žestu, kaut kādas izteiktākas kustības, respektīvi tas vairs nav tik īsti. Es varētu izmantot šo vārdu. Okay. Mazā zāle ir detaļās, tu vari iet, un tas, kā aktierim, ir, protams, ļoti interesanti. Tāds bišķiņ kino estētika tāda rodas, jo tu drīkst spēlēt īstāk. Tāds varbūt nepareizs vārds īstāk, bet patiesāk. Bet tev kā? Jā, kaut kādā ziņā, jā. Iekšēji tā sajūta ir patiesāka nekā esot lielajā zālē, kur tev ir jāizmanto dažādi instrumenti, lai panāktu to rezultātu. Okay, man ir uzreiz jautājums, teiksim, mākslinieki bieži vien uzstāties uz skatuves, tur saka, es jūtu to enerģiju. Tad sanāk, piemēram, tajā mazajā zālē tu jūti vairāk to cilvēku, kaut kādu, teiksim, skatītāju vai lielajā, teiksim, kur ir plašāka auditorija, kur ir vairāk to cilvēku, vai tomēr tajā mazajā, kur ir... Ļoti atkarīgs no iestudējuma. Viens no žanriem, kur vislabāk var just, protams, publiku kā aktieris, ir komēdija. Jo smiekli ir līdz ar to tāds uzreiz garants, ka tu jūti, vai viņi seko līdz vai nē. Bet ir dažādi žanri teātrī, un teiksim, tādu traģēdiju noturēt lielajā zālē, tā enerģija ir tāda ļoti mānīga lieta, ka tu pēkšņi pazaudē tās pauzes kaut kādā ziņā viņa... Mazajā zālē tu daudz vairāk klusumā izjūti to skatītāju, viņu jūti tuvāk, līdz ar to ir daudz, mums, teiksim, tajā pašā odā tur ir diezgan daudz tādi klusuma brīži, kur ir jāspēj aktieriski piepildīt, kuru Nacionālā teātra aktieri, man kolēģi brīnišķīgi dara šajā izrādē, manuprāt, un tad tā enerģija ir daudz jūtamāka, tu kaut kā vairāk jūti, kā tu vari to kontrolēt. Lielajā zālē viņa ir tehniskāka, varētu teikt, jo tur ir savi nosacījumi. Zāle ir ar balkoniem vēl, tur pēdējais skatītājs sēž 50 metru attālumā no tevis ar binoklu. Un klēpī. Bet man patīk tas, ka es varu iekomentēt kā skatītājs. Varbūt es neesmu tik pieredzējis profesionāls izrāžu apmeklētājs, bet jebkurā gadījumā sanāk, ik pa laikam aiziet. Un man vienmēr tā kameras zāle ir bijis tāds, es esmu ekstraverts cilvēks, man liekas, nav grūti, es tur sēžu, bet man liekas, es biju sen atpakaļ uz izrādi, kur bija Arturs Kaimiņš, veceni, man liekas, saucās izrādi. Viņš kāpa, es nepārspīlu, viņš kāpa caur mani netīras rindās skatītāju. Un es domāju, ka introvertam daudz, es domāju, ka neiet uz tām kameras zālēm, jo tu sajūties nedaudz tā kā uz laukumu iekšā. Līdz ar to, es tāpēc gribēju teikt, ka lielai zālē, es domāju, ka cilvēki bišķiņ brīvāk jūtās. Kameras zālē ir tiešām tā, ka liekas, ka tu nevari pakustēties, bet tas, ko es gribēju piebilst, paldies vēlreiz Matīsam, ka man bija tas gods arī būt ģenerāla mēģinājumā uz pirmizrādes. Pirmizrādes, tā kā super forši. Un man patīk tas, ka mēs sēžam un
ar visu to, ka tā kameras zāle, visi viesi jutās diezgan brīvi un iesmējās, ka vajag man patīk tas, ka arī režisors Matīs sēž tur pastarp mums, un viņš ik pa laikam vienkārši ierēdz pats. Un tiešām tas tā tuvība kameras zālē, man liekas, ir tāda neaprakstām lieta. Teiksim tā. Un man runājot par tām lielajām, mazajām zālēm, es atceros skolas laikā, kad parasti veda ekskursijās. No Madonas mums bija ekskursijas uz teātri. Ja Rīgā tas būtu gājiens uz teātri, tad mums bija brauciens ar veikalu. Jā. Alfā jāpiestāv uz stundu, tā kā brīvais laiks. Un tajā laikā, kad man teātrī nebija tik liela saistība, un to es ļoti labi īstenībā pat saprotu, ka skatītājs, kurš izvēlas reizi gadā aiziet uz teātri, viņš izvēlas lielo zāli, jo man arī tolaik likās, ka teātris ir lielā zāle. Mazā zāle ir kaut kas tāds, ko es nesaprotu, nezinu un negribu uz to iet. Jo man liekas, ka īstais teātris ir lielā. Precīzi. Un es domāju, ka tas viedoklis, viņš arī balstoties, kā man pašam tas likās, ka viņš tāds arī varētu pastāvēt. Bet patiesībā jāsaka, ka mazajās zālēs notiek ļoti daudz superīgu lietu un noteikti nevajag baidīties iet viņas skatīties. Bet tās bailes ir jāpārvar, tu to tā vari teikt, bet es domāju, ka... Jā, protams, bet tas iedrošinājums, man liekas, ir svarīgs, jo teātris notiek arī tur, un godīgi sakot, viņš daudz biežāk trāpa mazā, tuvākā spēles laukumā nekā iestādēms, kas ir paredzēts masai, teiksim, lielākam daudzumam. Bet nevienmēr, protams, tas tāds... Man ir viena pieredze ar Nacionālo teātri. Laba vai slikta? Interesanti. Es reiz biju kaut kādā konkursā, bija laimētas biļetes uz izrādes, tiešām neatceros kādu. Mēs aizgājām, 2 cilvēki, un pirms tam man priekšnieks bija izstāstījis tādu lietu, kad pirms pirmā cēliena pasūti jau prosecco, tā kā šampi uz otrā cēliena, tā kā uz pauzīti, lai tev nav jāstāv rindā, jo tad tur ir. Tā var? Jā, tu vari rezervēt galdiņu, tev jā, tu vari rezervēt galdiņu, tu ūciņu pasūtīji, viss. Un man tā pieredze bija tajā, kad es samaksāju kaut 70 eiro par 4 glāzēm prosecco un šo te kūciņu. Tad man bija tāds, ok, biļetes bija bez maksas, bet šis bija tā kā zādzīja gaišā dienas laikā. Tāpēc iedeva bez maksas, rezervē galdiņu. Bet tā ir ļoti labi, es arī iesaku, jo rezervēt šo te galdiņu, tāpēc, ka tajā momentā tas pārtraukums cik 15 minūtes, 20 minūtes, jā. Ja tev vajag aiziet vēl uz kungu istabu, dāmu istabu, tur izstāvēt rindu. Nevar paspēt. Nevar. Tev ir tā kā no sevis to šampi izsit tā kā šotiņā, kūku nokodies un ej atpakaļ. Tur katru reizi ejot izrādījās 20 minūtēs jāizdomā, vai es šodien starpbrīdī pīpēšu, vai es izstāvēšu rindu, izdaršu šotu vai iešu stolīt. Man liekas, tas ir laicīgi jāpieņem. Vai arī skatīšos izrādi. Vai arī neiešu otro cēlēnu, pavadīšu atlikušo. Jā, lai nav kāds jātur klēpī, zin kā, uz otro cēlēnu neiešu. Vai bija, runāju par tām telpām arī, tu režisēji izrādi ots, kurā brīdī izšķirās tas, vai tā būs kameras zāle, vai tā ir lielā zāle, vai mazā zāle? Kas bieži vien to nosaka materiāls, ka tu viņu lasi un saproti, vai tas ir tūplāns, vai viņš var pavilkt lielo zāli, vai tieši viņš strādā labāk mazajā zālē. Tas ir atkarīgs no materiāla. Teiksim. Ir materiāli, kur tu vienmēr zini, ka tas ir vairāk vai mazāk lielās zāles materiāls. Šajā gadījumā kameras zāle tur ir 4 lomas, 4 aktieri, parasti uz lielās zāles tomēr. Nevienmēr, bet tā ir ar lielākiem sastāviem. Un šajā brīdī konkrēti par šo zāli, jo Nacionālajā teātrī ir 2 mazās zāles, kuras patiesībā ir ļoti sliktas teātra spēlēšanai. Tā izrādots ir aktieru zālē, tur kādreiz bija ogļu pagrabs tajā vietā, un tā ir pielāgota. It kā, lai tur spēlētu teātri, bet tā nav īsta teātra. Netīrajām izrādēm sākumā. Bet tā nav radīta kā teātra telpa. Līdzīgi ar jauno zāli, kas bija kostīmu noliktava kādreiz, kur arī viņi ir pielāgoti, lai tā būtu arī it kā mazā zāle. Bet Nacionālais teātris, man liekas, šobrīd ir vienīgais Rīgā bez... laikam arī Mihaila Čehova teātris. Tur arī viņiem ir citas telpas. Bet bez īstas mazās zāles. Jo mazās zāles ir ļoti svarīgas ansamblim. Aktieru izaugsmēji, jo lielajā zālē tu tērē savu talantu kaut kādā ziņā, un mazajā zālē tu viņu kop. Tas tā vienkārši mūsu profesijā. Tas ir diezgan loģiski īstenībā. Mūsu profesijā tas kaut kā tā ir. Jo tu iemācies strādāt ar sevi, ar iekšējo pasauli, ar kaut kādu precizitāti tieši mazajos spēles laukumos. Cik cilvēkus tavā gadījumā izrāda ots? 4 aktieri, pareizi? Jā.
Kas arī, starp citu, interesanti. Es izteicu neapzināti komplimentu. Tas bija ļoti liels kompliments. Matīsam, kā režisoram un aktierim. Man bija tas gods arī parunāt ar aktieriem. Neapzināti mēs ar draugu bijām to izrādi, un mēs viņu nostājāmies. Tur ir 4 aktieri. Bet sākumā spēlēja 4 aktieri, nomainās scēna un parādās citi cilvēki uz skatuves. Es nepamanīju pirmās 5-10 minūtes, ka tas ir tas pats aktieris. Pilnīgi citā tērpā, paspējis pārģērbties, sakrāsoties. Okay. Un es to redzēju, un mēs tikai pēc brīža bakstu draudzene ar Elkonu. Viņi saka, jā, es arī nepamanīju. Un pēc tam es to pastāstīju Matīsam un aktierim. Un viņi saka, wow, paldies. Ja tā jums bija, tad tas ir tiešām kompliments. Un kā jau es teicu, varbūt es neesmu tik profesionāls, bet tāpat es esmu bijis uz izrādēm. Jā, tā kā tās pārmaiņas. Tas ir baigi liels kompliments, jo viņi īstenībā vienkārši nomaina kostīmu, nekādas parūkas, nekādas bārdas mums tajā izrādē. Skatītāji domās, ka man brīles vajag visdrīzāk šobrīd. Bet tiešām, jā. Bet tas ir super kompliments, jo šajā gadījumā mums aktieri tiešām brīnišķīgi spēlē. Viņi ir radījuši, jo mums ir 4 aktieri, bet 6 lomas. Mums ir tāds brīču pāris, ko atveido tie paši aktieri, kas spēlē vēl 2 citas lomas, tur Bārmena un Ģirts. Un Raimonds Cēlms un Ieva Aniņa. Un viņi rada arī to brīču pāri, kas vienā kostīmā, viņi tikai pārvalk drēbes un spēlē citu lomu. Bet viņi to dara ļoti forši, spilgti, pilnīgi savādāk. Un nezinātājs. Pārslēgties vienkārši tā kā čiks. Cik apmēram... Varu pastīties arī ekrānā, kur uzslēgts. Cik viņiem reizes sanāk pārslēgties izrādes laikā? Es teiktu, ka Matīs varbūt labāk varēs pateikt, bet, lai tu tā aptuveni saprastu, izrāde bija nepilnas 3 stundas kopā ar pārtraukumu, bet es teiktu, ka ik pa pusstundai viņi nomaina to tēlu. Redzam, tur Cocktails and Dreams, tur var redzēt to. Jā, man ļoti patīk. Tas tā ir atsauce, protams, bet viņi ir samainīti. Nesapratu sākumā, ka tie ir sapņi un kokteļi. Es tikko ieraudzīju kokteļi un sapņi, jā. Tā kā jā, redzam, tie aktieri un tie paši aktieri tālāk var paslēgt. Te ir Raimonds Cēlms, tātad labajā pusē kā Ģirta lomā, un tā kā mēs iepriekš redzējām, kur viņš ir bricis. Šeit viņš ir bricis. Viņš ir nomainījis. Mēs vēl kā sēžam kameras zālē, kas ir relatīvi tuvu. Bet ar visu to mēs gan pašā aizmugurē sēžam, bet es pa gabalu redzu, un viņš zin kā tāds saliecies sēž, un es pat nepamanīju, bet jebkurā gadījumā, jā, tas bija tāds labs punkts, pie kā pieķerties, ko mēs pat neapzinājāmies, bet tas jautājums, paldies par Zoom, Emīl, jā, bet tas jautājums... Īstenībā, jā, tas mans jautājums tev bija, cik cilvēkus vajag, lai tādu izrādi uztaisītu. Nerunāju tikai par aktieriem. Mēs tagad zinām, ka aktieri ir 4. Tu esi viens režisors, bet ko mums vēl vajag, ko jums vēl vajag, lai šādu izrādi tagad tirgotu biļetes un laistu tautās? Kas vēl tur ir iesaistīts? Ja runā par pašu vispār visus teātri iesaistītos, tur ir ļoti daudz cilvēku iesaistīti, jo šeit runa gan par ražošanu, tā vienkāršā siena nosacīta. Tur ir vienkārši siena mums šajā izrādē. Tad uzbūves viedokļi nav sarežģīti. Budžeta projektiņš tāds. Bet viņa tiek ražota turpat uz vietas. Tur tātad ir cehs, kur ir tātad meistari, kas nodarbojas to, lai uztaisītu pēc skicēm un pēc izmēriem, pēc tā viss. Tad ir skatuves darbinieki, kas uzbūvē to visu. Tad ir vispār, tas basics, bet vispār tās schēma tiešām sarežģīta, ja tā sāk domāt par to. Es par to tā ikdienā nedomāju, bet tas tiešām ir. Tagad jāsāk domāt. Jo režisors tātad ir cilvēks, kuru uzaicina veidot darbu. Tātad tu esi režisors. Es esmu režisors. Šajā reizē es esmu režisors. Jā. Mani uzaicina veidot darbu, šo konkrēto lūgu, tātad Andra lūgu, tātad Andrs ir dramaturgs. Jā. Režisors dramaturgs. Viņi satiekās, taisīsim šo gabalu. Tad režisora pienākumos ir uzaicināt komandu, kas sastāv no vēl māksliniekiem. Tātad viens no māksliniekiem ir scenogrāfs. Scenogrāfs ir tas cilvēks, kurš veido telpu. Tātad to, kā tas izskatās. Tātad šī siena, tas ir scenogrāfa darbs, teiksim. Tad ir gaisma mākslinieks. Gaisma mākslinieks cilvēks, kurš programmē gaismas un kurā brīdī viņas mainīsies un visu to. Izrādes otrs sakarā mans ļoti labs draugs Niks Ciprus, ar kuru mēs sākām jau studiju laikā. Viņš bija gaismu mākslinieks jau tad viņš vēl iesāka savu... Nē, nav uzreiz viņš jau zina. To jau bija prasījis. Nav radniecība. Un viņš šajā gadījumā debitēja arī kā scenogrāfs, jo mēs scenogrāfiju beigās es sapratu, ko man vajag. Viņš teica, es to varu izdarīt, un tā es arī ļāvu. Viņš tiešām to izdarīja, viss super. Šajā gadījumā tas bija viens cilvēks, kurš veido gan gaismu, gan scenogrāfiju. Tas tā gadās reti, šajā reizē tā bija. Tad nākamais es pieaicināju komponistu. Komponists, kurš tātad komponē izrādes mūziku, kas ir Edgars Mākens.
komponists, pats arī dziedātājs, un viņam ir grupas Gaujards, bijis grupa Gaujards un, Labi dzirdēt. un Manta. Un Jaunība tagad arī ar Agnesi, manu sievu. Viņš tātad bija izrādes komponists, un vēl bija kostīma mākslinieks, kas ir Līga Zepa. Tātad šī jau ir 5 cilvēku komanda, man ieskaitot. Plus aktieri. Plus Andri ieskaitot 6, plus vēl 4 aktieri, tie jau ir 10. Tad no teātra ir izrādes producenti. Tad ir tātad rekvizītors, ir izrāžu vadītāja, ir 4 aktieri. Garderobista. Garderobisti, ja mēs skaitām, jā, garderobisti vēl ir, protams, un skatuves pārbūves. Tas, kas aiz loga notiek, ka sienas bīdās, to dara skatuves, tātad meistars. Bet pa lielam sanāk, kad kaut kādā brīdī tev kā režisoram teātrī dod zaļo gaismu šai izrādei, un tad tev ir jāpiesaista viss šis cilvēku bars pašam. Tajā brīdī, kad tev saka, es tev, Kārli, ļauju iestudēt izrādi manā teātrī, lūdzu, tad mums ir priekšmakets. Ir deadlines, ir kaut kāds datums, līdz kuram ir kaut kas. Tur ir vairāki, Nacionālā teātra gadījumā, piemēram, ir vairāk gadījumi, kur mums ir priekšmakets, tātad tas nozīmē, ka tev ir jābūt gatavai, tātad tev ir aktieru sastāvs, tev ir jāpastāsta par ideju, tev ir jau jāparāda, kā izskatīsies telpa. Parasti būvē tādas maketus, tev ir skatuves, tas tādi salikt kubiņi, tādi, principā skatuves, skatuves maketu, un tu jau tur esi salicis gan kā izstīsies siena, objekti, kādas ir proporcijas. Maketētājs arī kāds droši vien. To dara scenogrāfs. Jā. Wow. Tas ir crazy darbs. Man maiturībā, es atceros, kad Avišāns pirmajā vidusskolā teica, tev abas rokas ir kreisās, un viņš zināja, ka es esmu labrotis. Un tas nebija kompliments nekādā veidā domāts. Man tiešām es abrīnoju tos, cilvēkus, kas spēja vizuāli un pēc kodiem vēl izmēriem mistiskiem radīt tās lietas. Tas tā absolūti nav mana lieta. Es tā vizuāli domāju, bet tajā pašā laikā es nevaru iznest to tālāk. Jā. Nē. Un tad Niks to brīnišķīgi dara, un viņam arī ir programmas datorā. Internets viņam ir. Okay, un ir tātad priekšmakets, kur tu prezentē šo ideju jau lielam cilvēku kolektīvam iekš teātra, kur tu mēģini viņiem arī pastāstīt, kāpēc šī ideja un kā tas notiks. Tad šis priekšmakets, tad tev tiek veikti labojumi pēc priekšmaketa, ko dara tur mākslinieciskā padoma, piemēram. Tad ir maketa nodošana, kas ir vēlreiz principā tas pats, tikai ar update, jau vēl gatavāka anotācija, ko mēs tur darīsim. Un tāda, principā tur tāds vesels, tas ir, it kā iestudēšanas process ir 2 mēnešus, bet īstenībā tas posms ir gads vismaz. Es cik skumi, kad kāds iziet ārā no izrādes un pasaka sūds. Un tā gadās. Šis ir pilnīgi gadu. Un tur ir iesaistīti, kā mēs tikko sapratām, daudz cilvēku. Un tad izrādās, ka sūds, jā. Izrādās, ka sūds, un tā ideja bija absolūti droši. Debīli. Bet kino ir vēl sliktāk, jo viena filma tā ir 6 gadus. Tad iedomājies, kā es zinu, ka cilvēki bieži vien saka, tur lielajā Kristapā tur cilvēki tādi īgni visi sēž un tā. Ir mēs tur 6. Spēlmeņa aktieri tā, režisors uztais 3 izrādes sezonā, piemēram. Tad viņš par 2 ir nominēts. Viņš tur sēž, viņš tā, nedabūja balvu, hei, labi, nākamgad varbūt. Un tad ir kino cilvēki, kas sēž, kas ir ik pa 6 gadiem taisījuši, un tad viņi sēž tajā zālē. Viņi ir nominēti, nedabūja balvu, skaidrs. Pa lielam tu vari iet pa celtnieku uzreiz, ja 6 gadi neizšauj. Tā Google kalendāru atzūmo līdz gadiem, un tā kā varbūt pēc 7 būs nākamais. Bet pie to pašu tēmu arī ļoti vienkārši jautājums, arī, par ko mēs arī parunājam nedaudz un aizdomājāmies. Savstarpēji. Jā, cik tas ienes naudu, jo mēs runājam par... daudz uzreiz. Teātris ir vienkārši. Visi par ejiet par aktieriem, režisoriem. Bet māsa Latvijā, bet visām pilnā nopietnībā matemātika ir ļoti vienkārši. Mēs runājam tikai par kameru zāli, tur ir 40 cilvēki, es pieļauju. 50, varbūt. 54. Biļetes cena, starp citu, izrādes izpārdodas, apsveicu ar to arī. Es domāju, tas ir mazākais, ko sagaidīt šādā gadījumā, bet biļetes cena ir... Tas nozīmē, ka izrāde nav sūds. Ja ir izpārdot līdz februārim, ir bijusi tikai viena. Tā kā vēl jau nevar zināt. Bet jebkurā gadījumā... Vispār, atkāpjoties no tā, es biju izrādē, un, kā jau minēju, ik pa laikam kaut kur sanāca būt, un šī tiešām bija laba izrāde. Bet jautājums vienkārši, cik tas pienes naudu, jo tā tad kamerzālē cilvēki 40? 58. 58. Paldies. Un biļetes cena?
Man liekas, 40 var eiro īstenībā, nepilni, ja? nevar atvērt, jo Nē, tur bija izpārdots, bet biļetes cena orientējuši bija, man liekas, 40 eiro. Man liekas, aptuveni. ka bija 38 Okay, aizmugurē un tad 40 priekšā. Ok, tad mēs apaļējam uz 40, reiz 58, apaļējam uz 60, 40, reiz 60, 2400 eiro, 4 izrādes, 10,000 eiro. Man ļoti patīk matemātika, un es esmu inženieris pēc izglītības. Tā kā tas ir elementāri. Tas no galvas. Šis nebija iestudēts, jā. Te viņi nav, tu vari apstīties. Bet 10,000 eiro un parēķinam. 10,000 par... Jā, par 4 izrādēm uz 50 cilvēkiem pa biļeti. Jo viņam bija dots pat 10. Man kaut kā bišķi cits cipars ienāca. Tu zvanīs grāmatvedēji. Bet jebkurā gadījumā tas stāsts vienkārši par to, nu, ka tā naudas summa, paklausoties tos cilvēkus, ko tu nosauci, aktierus, režisors, gaismotājs, scenogrāfija, nu, tas taču ir smieklīgi maz. Tāpēc arī teātrim mazās zāles ir sevišķi šādi, kas ir tāda ogļu pagrabs bijis, kur ir tik maz vietu. Idejas, ka vajadzētu būt vairāk vietas mazai zālē. Tas tā notiek. Vajadzēja lielo ņemt. Nē, runa ir par to, ka mazā zāle varbūt arī ir lielāku vietu skaitu, bet šī telpa vienkārši nav piemērota īsti līdz galam teātrim. Un es ļoti ceru, ka kādreiz Nacionālajam teātrim tiks uzbūvēta mazā zāle, kas ir īsta mazā zāle, kur ir 200 vietas. Jā. Tā ir mazā zāle. Tas izklausās bišķiņ draudzīgāk. Jā. Bet mazās zāles nav peļņas avots teātrim. Teātrim vienīgais peļņas avots ir lielā zāle, kur ir izpārdota. Tā ir vienīgā peļņa. Un mazās zāles tāpēc diezgan bieži pret viņām tādā grafika plānošanas ziņā attiecas diezgan tā švaki, jo skaidrs, ka nauda ienes lielā, un tev ir jāizpārdod lielā, un viss tiek pakārtots lielai zālē. Un ko tu vari spēlēt paralēli mazajās, plusiņš kaut kāds. Kas attiecas uz tādiem honorāriem, režisoram, scenogrāfam, tātad komponistam, gaisa māksliniekam, kostīmu māksliniecei. Ir arī profesija horeogrāfs, kas ir kustību mākslinieks, kas palīdz aktieriem. Es neesmu strādājis ar horeogrāfiem, ja neskaidrs studijas laikā. Šeit tev nebija vajadzīgs horeogrāfs? Es pagaidām neesmu strādājis ar horeogrāfiem. Droši vien kādā brīdī es to noteikti. Bet kāpēc šajā izrādē viņš nebija vajadzīgs? 4 aktieri man ir diezgan skaidrs, ko es gribu. Normāli pipari. Man nav vajadzīgs vēl viens profesionāls, kurš palīdz, teiksim, aktieriem kustēties. Man ir skaidrs, kā. Desmitnieku dalīt uz vēl vienu profesionālu, tas tā kā nav pa kapitai. Pareiķini, cik biļetes maksā. bet tā summa, jo šiem tātad manai radošai komandai tiek samaksāts tātad maksājums, tad ir atsevišķi runa par kodiem procentiem, kas nāk no izrādēm, kas skaidrs no mazās zāles ir, gaužām maz. Pie tavas nosauktās summas. Un pārējā nauda jau skaidrs, ka visi tie pārējie darbinieki viņi jau dzīvo uz tādu lielo zāli. Teātris pelna no lielās zāles. Mazā zāle ir vienkārši prikoliņš. Kultūra. Bet sanāk palielam tā, ka visiem šiem aktieriem, kas, teiksim, es kā to saprotu, ne tie, kas piedalās konkrētajā izrādē kā darbinieki, bet, piemēram, ir tērpa mākslinieks, grimētājs un tā tālāk. Viņiem jau tas ir darbs vienalga. Viņš ir tāds darbinieks, kur vienalga cietalga. Viņi nedzīvo viņi neskatās, cik mazajā zālē ir nopirkts biļetes, vai es saņemšu algu vai nē. Ir štata. Tu skaties. Nē, es kā šobrīd štata darbu. Nē, arī nē. Procenti ir kaut kā tādi pasīvie ienākumi, ko es pirmoreiz dzīvē izjūtu no lielās zāles, kas ir, ko es Liepājā pagājušajā gadā taisīju, bet mazā zāles procents tas jau ir tāds, tie ir. Tas nav cigaretēm, tā arī. Jā, nepīpēji. Tas nav nepīpēji. Bet tieši alkohols arī kaitīgs jūsu veselībai. Alkohols kaitīgs jūsu veselībai. Mēs noteikti ierunāsim kādu džingliņu ar Matīsu pēc šīs epizodes. Es strādāju naktsziņās kādreiz. Studiju laikā 3 gadus nostrādāju Latvijas Radio 1 naktsziņās. Labvakar. Redzi? Wow, cik patīk. Būs jauns džingls. Varam ziņas palasīt, bet labi, līdz ziņām mēs vēl tiksim, pieskaroties arī, tu minēji Liepāju. Ko tu esi režisējis un spēlējis iepriekš, jo, kā jūs minēji, tu esi bijis aktieris. Es esmu it kā. Tieši tā es arī gribēju teikt, ka arī esi. Tur bija arī Leļu teātris kaut kādā brīdī, vai ne? Nē, Leļu teātra kursus mēs bijām. Mēs pabeidzām Leļu teātra kursu, kur mācījās tādi cilvēki, kā, es domāju, vairumam zināms, Kārlis Arnolds Avots bija mans kursu biedrs, tad viņš pārgāja uz citu kursu. Tā, kurā mirklī tas ir, kur māca Leļu?
Nē, mēs mācījāmies. Visas studijas notiek Latvijas Kultūras akadēmijā. Okay. Un tajā brīdī, kad es stājos, viņi pēkšņi viņi izziņo, ka šis kurs ir paredzēts Leļu teātrim, piemēram, vai šis kurs ir paredzēts Valmieras teātrim, vai kaut kā tā. Un to viņi izziņo pāris mēnešus pirms iestāja eksāmeniem. Un tu stājies aktieros, respektīvi. Visi jau stājas dienas beigās aktieros. Un, ja tas ir kurs paredzēts konkrētam teātrim, tas ir foršāk, jo tad tu zini, ka, ja es teiksim, labi strādāšu, tad man būs idejiski garantēts darbs. Konkrētajā teātrī. Tas bija viens jautājums. Viens no jautājumiem, man bija, kā aktieris nonāk konkrētajā teātrī. Respektīvi, jo es neesmu, labi, es baigi nesekoju līdz aktieru gaitām, bet man ka viņi kā sāk vienā vietā pa lielām daudz baigi. Jā, taisnība, jā, lielākoties tā arī ir. Man bieži radās jautājums, kā cilvēks nonāca Valmierā, vai viņš bija Valmierietis izsenis, un tad atgriezies. Viņš futbolu spēlēja. Tā man arī likās reizēm. Vai tur Liepāja, piemēram. Ir, piemēram, ka visi, man liekas, tie, kas stājas akadēmijā, viņi grib kļūt par aktieriem, tajā, stājoties kursā, un tas nosaukums, kāds tam kursam ir, nevienmēr ir visiem svarīgs, teiksim. Ir cilvēkam tas tiešām, piemēram, nāk no Valmieras, Artis Jančevskis, kurš saņēma šogad balvu kā gada aktieris. Viņš Valmieras teātrī šobrīd strādā. Viņš pats ir no tās puses arī. Un viņš arī zināja, kur stājās. Viņam tā kā absolūti ideāli sakrit. Tu no tās pilsētas nāc, tu mīli to teātri, tu stājies tajā kursā, beigās tu esi tajā teātrī. Tu te arī paliksi, jā. Un tas ir superīgi. Ir dzīvoklis ar pie mammas dzīvokli. Jā, mierīgi. Jā. Un paliek vairāk kā miljonus no teātris. Un ar kājām uz darbiņu, jā. Varbūt viņš ieķimera, tas ir, protams, nav veselīgi, bet, kam negadās. Ieķimera no bārčika jau gatavā. Nav tas pašam jāpērk. Bet tādā startā nevienam nav svarīgi, man liekas, kāds kurs tiek uzņemts. Es gribu būt aktieris, tas ir pirmais. Bet kā cilvēki nonāk teātros, tas ir tāds, kaut kādā ziņā teātriem ir skauti, ja tā var nosaukt. Viņi tā nesauc, tie parasti vai nu ir teātra direktori, vai mākslinieckie vadītāji, vai režisori, kur ievelk aktierus teātrī. Viņi nāk uz tātad skolu, kur ir diplomdarba izrādes, kur studenti spēlē. Kaut kādas lomas, izrādes. Tas kā basketbola aģenti, ja? Jā, respektīvi, režisori savā ziņā pilda šo funkciju, kas ir aģenti. Režisors pamana, šis students man patīk, es viņu paņemšu savā izrādē teātrī. Piemēram, tā aktieri mēdz nonākt teātros. Tad ir specializēti kursi konkrētiem teātriem. Mums Leļu teātrī tajā gadā, kad mēs beidzām, pēkšņi tajā laikā bija direktors, kurš bija ilgadējs direktors, jau tur ar savu slavu. Un mēs pēkšņi uzzinājām, ka no visu mūsu kursu, kas bija speciāli šim teātrim, tiks paņemt tikai 4. Un tā parasti, ja tu ņem speciālu kursu teātrim, tā īsti nedara. Un tur bija tāds garš process, un bija arī, man liekas, kultūra šoks, varbūt arī tur bija tajā gadā. Respektīvi, ka netiek izmantots tā, tad tu paņem kursu, bet īstenībā vietu nav. Un tā man arī Leļu teātrī tas viss beidzās. Mums bija tātad parastās nodarbības, kas ir pilnīgi visiem. Leļu teātris man tādā ziņā, es neesmu tur pagaidām strādājis vēl, bet man ir, es ļoti gribētu kādu dienu tur kaut ko uztaisīt, un man tā ir ļoti tuva lieta, un es iemīlēju Leļu teātri, jo parasti visiem liekas, ka tas ir tāds bērnu lieta. Es tieši gribēju prasīt, pirms tu pabeidz, piedod, ka pārtraucu, bet tad, kad tu teici, mācies, un tur kur aiziet tā kā tu daļu uz Leļu teātri, vai tas nav kaut kādā ziņā, ka es negribu tās lielas, es gribu būt liels aktieris? Noteikti tas bija pašā sākumā, kad mēs visi iestājāmies, tā bija. Jā? Visi, jo... Stulbās lielas. Jā, kaut kādā ziņā, jā. Tu spēlējuši uz lēlēm? Uz lēlēm nekad spēlēt, es neesmu kāds lēmējs. Man ir 20 gadi jau. Tēlošs tas ir lasīja, jo es vienkārši biju... Tu redzēsi tas? Man ļoti patiks tas. Tā, pagaidi, es nesakoju. Kas ir tas lasīja? Izrāda Leļu teātrī, viņi bija nominēti arī kā. Man ļoti patiks tas lasīja, atrast lūdzu. Es godīgi, es biju ar meitu aizgājis. Super izrāda. Un tad aizgāja viens? Tas aizgāja viens. Nē, bet es biju un es mēģināju skatīties to izrādi ar bērnu acīm. Tas nereāli krūti, man likās. Kas tas ir? Rihards Zaļopi, tātad komponists, kurš Straumē rakstīja mūziku. Viņš rakstīja arī šai izrādēja mūziku un to iesudēja. Tas ir stāsts par lašu puiku, kurš ceļo. Principā, nē, tā ir izrāde bērniem, bet viņa bija amazing vizuāli vienkārši uztaisīta. Jā, nereāli. Kā es minēju, skatījos tam bērnu acīm, ka tu nemēģini redzēt, kas tur notiek fonā. Tev atslēdzās mikrofons, tev nedzird austiņās pēkšņi. Visdrīzāk atslēdzās austiņās. Bet, jā, es viņus mēģināju skatīties tā kā maksimāli, neskatīties, kas notiek fonā, ja, teiksim, nemēģināju redzēt tos cilvēkus, kas tur visu dara.
ļoti skaisti izrāda. Tiešām viss tur pārdomāts un tas stāsts arī tā izrāda bērniem, jā? Tā ir izrāda bērniem. Jā. Nu, ģimenei, principā. Nu, parasti jau bērniem nāk līdzi. Bet vecāki. jā, tas, ko tu teici, Es uz šo izrādi biju bez bērniem ar Agnes kopā. Jo mums bērni bija apslimuši, mums bija... Nācās iet divatā. Nācās iet divatā, bet mēs bijām... Un man tur spēlēja labākais draugs, kur Agris ar... Viņš bija tas Lasis Stasis. Jā, tas mans kursbiedrs Agris. Sveiciens Agrim. Sveiciens Agrim. Čau, kā Agrim tagad iet, nu, jūs tur kursabiedri? Agris šobrīd ir Leļu teātrī, viņš sāk strādāt pagājušajā gadā. Te viņš ir Lasi, man liekas, Stasi. Par Lasi strādā tagad. Lasi strādā. Jā, visiem, kam īstenībā ir bērni, es ieteiktu aiziet uz šo izrādi, jo forši viss arī... Bet Leļu teātris tā ir tāda nopietna niša, ja? Tas nav tāds, nu... Viņa ir absolūti nenovērtēta. Pie mums, man liekas, ka mums ir tāda padomju savienības tradīcija, kas ir, nu, skaidrs, ka tas ir tā kā bērniem primāri tādā domāšanā, bet patiesībā tas, ko var izdarīt. Un, godīgi sakot, es esmu mācījies tātad Leļu objektu kursā, kur apguvu arī aktieru meistarību, bet arī, nu, dramatiskā aktieru meistarību, bet man režijā tā domāšana, es domāju, ka lielā mērā esmu ietekmējies arī no objektu un Leļu teātri, jo man objekts liekas absolūti svarīga lieta. Bet tu, principā, esot tur, kā, nu, to var saukt par aktieri, ja, Leļu teātrī. Tu esi aktieris? Protams, jā. Tu sanāk, ka tu kustini Leli un arī runā, vai ne? Jā. Un to arī īstenībā radi, tas ir īstenībā vēl sarežģītāk nekā pašam spēlēt, jo mums bieži vien liekas, ka, nu jā, aktieris, nu jā, kur viņš tā kā spēlē un savu ķermeni kaut ko dara. Mums tajās studijās, tā kā mēs mācāmies atslēgt sevi un ielikt elpu, to sauc par elpu, bet dzīvību objektā. Un tas nozīmē, ka tev kaut kāds savs ego trips ir jāpārvar. Un jāspēj atdzīvināt tātad kaut kāda pilnīgi cita lieta un piešķirt viņai raksturu un spēlēt caur viņu. Un man tas īstenībā ļoti svarīgi arī teātrī. Man nepatīk, ja aktieris tašķās dara 100 miljonus lietas, bet beigās tu nesaproti īsti, kas tas ir. Man patīk, ka tāda tīra tomēr aktieriska bilde, kur aktieris ļoti kontrolēta. Un tas īstenībā ir Leļu teātris, objektu teātris, ka tu kā aktieris kontrolē sevi. Ka tu zini, kāpēc es paceļu roku, kāpēc es viņu nolieku tur, kāpēc es viņu saķeru. Izrādē bija, kur Aksels saķer bārmenes roku, un tur bija tādas 20 sekundes, kur viņu tur. Man tādi mirkļi liekas ļoti svarīgi, ka tu apzināti iepauzē laiku uz ļoti apzinātu kustību. Man tas visās izrādēs, ko esmu taisījis, man tas liekas ļoti svarīgi. Ka tur tu redzi to, ka tur tā māksla dzimst no sadzīviskas situācijas, kur divi cilvēki, jo mums tā diezgan bieži dzīvē arī ir, es nezinu, man ir, piemēram, glāze mājās, ko man uzdāvināja vecvecmāma, kur es zinu, ka tai glāzē ir vēsture, jo tas katrs objekts stāsta kaut kādu savu stāstu, un man tas liekas tik ļoti būtiski, ka nav lieku objektu, ka ir objekts, kas vienkārši runā ar tevi, ka ir konkrēti viena pudele, nevis 200 pudeles, ka tā viena ir īpaša vai nu jā, jebkas cits. Tā ir bišķiņ tāda cita domāšana, ko man īstenībā ir iedevis Leļu teātris. Šitas man patika. Es nebiju Leļu teātrī bijis kopš, nezinu, sākumskolas laikiem no sērijas. Nu, normāli. Man liekas, ka cilvēki nesteigā uz Leļu teātri izrādēm tāpat vien, bet es domāju, tas lieliski parāda to, ka nu, tas nav tāds tīri bērnu prikols, lai gan ir tāpat laikā, bet rekur, kā Matīs saka, nu, tad, es domāju, tur atziņas var diezgan daudz. Bet pieaugušo izrādes, ko es esmu redzējis Leļu tehnikā, esmu ārzemēs bijis. Tādas arī ir, ja? Pieaugušajiem izrādes tās ir amazing izrādes, jo tu iedomājies, kā tu vari proporciju dabūt. Tu vari pēkšņi uz skatuves uzlikt. Mēs nerunājam par pieaugušo lēlēm šobrīd. Kāds? Nē, laikam... Lai gan, es domāju, ar tām arī noteikti. Lai gan, klausies, mēs rītdien padomāsim. Wow, kamēr man bišķi pielēts. Bet tās proporcijas, ko tu vari dabūt Leļu teātrī, kaut vai, piemēram, es nezinu, iestudējot, nu nezinu, es tagad tādu, piemēram, mīļais samazināja bērnus, ja, tu iestudētu šādu filmu. Tas arī nepalīdz. Leļu teātrī. bet ar lēlēm tu vari panākt to proporciju, ka tev ir šāds mazs aktierītis kā lēle, un tad tev ir lielais.
Vidējais, lielais, un to var dabūt to vienā tajā izrādē. Tur tiešām ļoti daudz iespējas. Emīl, pasties, tur Matīs Budovskis, man liekas, mums viens tabs ir vaļā. Par tevi varam uzmest aci. Aktieris dzimis 95. gadā, 30 pilni gadi. Tev vajadzētu atjaunot bildi vai nu... Nē, ļoti labi. Vai nu veco vecāks jau tagad? Nē, tev ir jaunāks. Tu isies pilnīgi tā kā jaunāks un citādāks. Tur tāds bad boys. Tā, pastamies uz leju, kas tur ir. Man liekas, ka te bija, te mums sods parādās, vēlreiz jau kuru reizi pieminēt, superīgi izrāde tālāk uz leju, jo rekabildes varam apstīties, jā. Mēs skatījāmies. Large places. Nē, vispār tas ir Niks Botoms no Sapņu vasaras naktī. Tas bija mans otrais. Tas ir ēzelis. Same. Tālāk. Tas ir tāpat izrāde. Tāpat izrāde. Okay, tālāk. Kas ir šis? Tas ir spēlē dancoja Rainis Zemgus. Spēlē ar bīsties daudzi ritmi tur. Labi. Maigā vāra Matīs Kāžas debijas izrāda teātrī. Šeit spēlēju geju no narkotikām atkarīgu režisoru. Krievu. Tur nosauci šito te. Tā Latvijas televīzijā mani nosauca. Jā, tur bija kaste prozit. Tikko viss asorti. Tālāk, kas mums vēl tur ir? Kas ir šis? Garderobisti, jā, tāda izrāda. Tur es spēlēju geju Ediju. Klausies. Matīs, kas notiek? Kāpēc tevi ieliek? Tāda sezona man bija, jā. Ok, labi, un tālāk. Tāda sezona. Ok, un... Šis ir Marats Sats, ko mēs nospēlējām kaut kādas 6-7 reizes. Man ļoti patīk tā izrāde. Edgars Mākens arī bija komponists. Mēs mācījāmies spēlēt akordeonus visi. Man nereāli patīk. Mēs bijām kaut kādi 10 akordeonu skanus skatuves. Mēs spēlējām dzīvo mūziku. Jā. Tā skaņa bija neticami forša un spēlēt bija forša. Un tālāk šis. Man patīk arī tā izrāde. Šis ir Matīs Kāžas nacionālais kanāls. Man blakus ir mana sieva. Šī ir viens no vienīgajiem brīžiem, kad mēs satiekamies izrādē, bet mēs nesarunājamies. Mājās taču ar satiekaties droši vien. Izrādē, es domāju. Mēs uz skatuves esam satikušies tikai šeit. Vēl Lielajā Kristapā, kad vadījām. Jā. Bet tur mēs arī mainījāmies. Kā ir vispār būt aktierim? Jo man tā, nezinu, vai es to... Nereāli labi. Protams, ka labi, bet vai es nezinu, vai es to nosapņoju, vai es to dzirdēju no kāda no aktieriem, vai ieņēmu savā galvā un iztēlojos tā. Bet ir ļoti daudz smagas izrādes. Ir tādas, kur tu pats kā skatītājs jau skaties, un tev ir pārdomas mājās, un varbūt es arī to savā galvā iztēlojos, ka tu brauc mājās, un tev ir kaut kā jāiziet no tās lomas, un tev viņā jāiet atpakaļ iekšā pēc pāris dienām, visdrīzāk, vai pēc nedēļas. Tad jautājums pavisam vienkārši, kā ir ieiet tajā lomā un iziet no viņas, cik tev tas ir viegli, un kāds tavs skatījums? Jā. Ir viens tāds joks, kas ir Nacionālā teātra joks, kur Ģirds Jakovļevs, ko visi zina, ka viņš... Ir tāda leģenda, tāda klīst, ka bija kaut kāds sapulcs, kur kaut ko runāja par to, ka vajadzētu terapeitu, lai jaunie aktieri varētu iziet no lomas vai kaut ko tādu. Un tad Jakoļevs esot teicis, ka kā iziet no lomas, es nekad viņā neesmu iegājis. Es esmu Alfreds. Es nekad viņā neesmu iegājis. Kāpēc vajag iziet? Okay. Ne, bet tas tāds folklorizējies joks ir, bet tas ir nopietni. Bet tā kopumā, ja runā par to grafiku un arī par to, ko tas paģēra no ikdienas, tad arī kā režisoram, bet arī kā aktierim ir kaut kāds tas viens pēdējais posms, kur tiešām ir ļoti grūti pieslēgties tai reālajai dzīvei un tu kaut kā visas tās domas kaut kā aiziet uz to darbu. Bet tas ir tāds vienīgais. Es nezinu, man nav bijis tāds brīdis, ka es nevaru iziet no lomas. Es ceru arī, ka nekad nebūs. Bet viņas kaut kā krājās, protams, iekšā, man liekas.
Ir sevišķi, ka ar tādiem jau vecākiem kolēģiem, kad runā, kuriem ir bijušas lielas lomas un kaut kā tā, ka viņi jau runā arī citātos no izrādēm, jo tā ir daļa no... Viņš aizķerās droši vien. Aizķerās, jo tu jau sevi tur lietas ļoti bieži. Tu skaidrs, ka tu veido lomu, bet, lai tu viņu saprastu, tas prasa diezgan daudz kaut kādas domas pēkšņi par šo tēmu, par kur tu īstenībā nemaz negribēji varbūt domāt. Bet tagad tev par to nākas domāt. Tieši par to es arī tāpēc un tas skaidrs, ka tevi pašu ietekmē, un tad varbūt ir tādi jau pieredzējuši aktieri, kuri runā bieži vien citātos, un viņiem ir daudz ko teikt, jo viņiem ir liels tas CV, ko viņi jau ir teikuši. Kāds teiksim ir, piemēram, jūs atnākat mājās, tu esi no vienas izrādes, tā kā ar vienu lomu, atnāk mājās kundze, kas ir ar kardināli pretēju lomu, kā tas, teiksim, ikdienas kaut kādā vakarā tur atnākat, ko mēs ēdīsim, tad tev tur ir kaut kāda drāma. Ja, tur kaut... Nē, izrādes kā tādas nav tik traki. Ja vienkārši spēlē izrādi, tu esi tos 2 mēnešus viņu veidojis, to lomu. Bet tu nogriez ar nāzi izejot no teātra. Tu vari tā izdarīt? Pēc izrādēm, jā. Jo tev tomēr jābrauc mājās pie savas sievas un ģimenes. Un pēc izrādes nospēles to var izdarīt. Tas mēģinājuma process ir tas, kas paģēra to laiku un tās domas. Bet tā pašā dienā, kad viņi ir gatavi. Nē, es domāju, tas mēģinājuma process ir kaut kā tā nedēļa, 2, kur ir tas bišķiņ, es tā kā kafija vai kas man jādara tagad. Tas jāizdara. Jā, to es varu izdarīt, bet tev viss tās domas ir kaut kur citur. Bet tagad tu pabeidz to procesu un ir pirmizrāde. Pēc tam spēlējot izrādes, tu vienmēr vari ātri tas ir vienkārši darbs. Atgriezties tajā sajūtā, tu viņā pieslēdzies, nospēlē, un pēc tam tā kā, es tagad braucu mājās, viss kārtībā. Ir vienkārši tie posmi, kas ir tajos 2 mēnešos, kur tu mēģini, tur ir tas meklējums, un tur tu bišķiņ tā nesaproti, kas ir īsts un kas ir. Ir vēl jautājums par lomām, teiksim, iejusties un iztēloties, to lomu, bet kā ir, teiksim, vai tu esi savā karjerā piedzīvojis kaut kādas arī, teiksim, ka tev ir dzirdēts, ka Holivudā kaut kādi aktieri, piemēram, ļoti strauji zaudē svaru. Daudz nākās zaudēt svaru, vai, teiksim, pieņemties svarā, vai mainīt kaut kādus tur paradumus, soļošanu, teiksim, šo te akcentu, runu, kaut kādu runas veidu, tur šļuktēšanu tāds. Es ar tādu lietu saskāries? Agnes, es klausījos Agnes podkāstu. Agnes bija pie Ralfa Eilanda podkāstā, un viņi tur tieši runāja. Bet es viņai pilnīgi piekrītu. Latvijā vienkārši tas nav iespējams. Holivudas aktieris, viņš strādā pie vienas tās filmas, viņš gadu. Tas ir viņa pamatdarbs. Viņš neko citu nedara. Viņš neskrien Ziemassvētkos vadīt pasākumu, pēc tam atpakaļ uz teātri spēlēt izrādi, pēc tam no rīta celties, ierunāt seriālus un tad novadīt vēl citu pasākumu, tad atkal uz mēģinājumu. Tā kā viņam tas grafiks ir gadu, šis ir mans darbs, un es veltu visu savu laiku tikai tam. Mums tā nav. Man ir no rīta filmēšanās, pēc tam es braucu uz mēģinājumu, tad es mēģinu izrādi, mums ir 2 caurlaides, pēc tam es tur vēl braucu. Ko nozīmē caurlaide? Caurlaide ir principā izrādes mēģinājums. Tas ir kaut kāds gala posms, kur viss ir salikts, un tu laid cauri. Laid cauri visu, bez apstājas. Caurlaide. Jā. Bet teātri, tas arī nozīmē. Bet mums tas vienkārši nav pie mūsu režīmiem un budžetiem un pieejas tam un pie populācijas un vēl visādiem citādiem aspektiem. Mums tas nav īsti tas man interesē. Tā kā tu pieminēji jau vairākas reizes Agnes Budauska, tava sieva. Jā. Jautājums, ko tu vari pateikt 3 vārdos par Agnesi? Esat jūs jau kopā ļoti ilgi, man liekas. Kādu, kuram mērogu, cik ilgi jūs esat kopā? 6 gadus. Un īstenībā, kas man bija jaunatklājums? Viņi bija klases biedri. Jā, īstenībā. Mēs nebijām. Nevis klases biedri, bet skolas no viena... Viņa ir no Praulienes. Okay. Agnes ir no Praulienes. Es nezinu, vai tu viņus... Es nezinu, tur jau tā lieta, es vēlāk... Jo tu pie korī dziedāji vēlāk. Pie Vojničs. Jā. Arī Ijai Vojničai viegli smilts superīga skolotāja. Jā, es par viņu tieši šodien vispār iedomājos arī, jo Ija bija man klavieru skolotāja Madonā un viņa bija skolotāja, kur teica, vai tu esi ģēnijs vai skolotājs, nedomājot nevienu lietu no tām slikti, bet viņa teica, bet ģēnijs un neesi.
un rītdien lūdzu laikā atnāc uz mācībām. Bet tas padom, man kaut kā tas ir iesēdies un tā skolotāja profesija, tā ir tāda misija, un viņi to darīja tik brīnišķīgi. Viņi bija korvadītāji, kas bija. Un es vēl gribēju iespraust, lai gan šī ir pilnīgi atkāpe no tā vispār, ko mēs runājam par Ivu Voiniču. Es atceros arī dziedāju Madonā korī. Un man patīk tas, ka mēs bijām visi tur 16 līdz 18 gadīgi jaunieši, un tad mēs bijām Rīgā uz dziesmu svētkiem, palikām pa nakti Rīgas valsts 3. ģimnāzijā, sporta zālē, visi Madoni ar autobusu atbrauc, palikām sporta zālē. Mēs tur nakšņojam, un es atceros, ka viens naktī, un zin kā, tur pakluso kāds kaut ko varbūt tur iedzer, un tā, un es atceros, ap vieniem naktī pienāca. Un tur tēlu redz tumsā tajā sporta zālē, un viņi pienāk, un viņi saka, ejam uz Daugavu dziedāt. Un es domāju, neviens pat nedrīkst iet ārā no tās sporta zāles. Un viņi saka, ejam, pakluso, es izlaidīšu jūs ārā. Mēs aizgājām vienos naktī ar Rīgu kopā pie Daugavas uzdziedāt kora dziesmas. Tā bija tāda, atkāpe vēlreiz superīgs cilvēks, un prieks bija ar... Lielisks skolotāji viņi bija, Bet, jebkurā gadījumā, par Agnesi iepazināties, izrādās jau sen, un tagad laimīgi kopā veido ģimeni, un jautājums, viņa ir, starp citu, varbūt, ja kāds nezina, Agnese Budauska ir galvenajā lomā TTT filmā jaunajā, kas tagad gāž riņķī visu, un teikšu godīgi, nav sanācis vēl būt. Jā, bet, es pat nezinu, ko es tev gribu prasīt par šito. Agnese ir aizgājusi no teātra. Viņa Nacionālajā teātrī strādāja 10, 11 gadus. Tas ir ļoti daudz. Tas ir labs laiciņš, Viņa 2. kursā jau paņēma no akadēmijas kā aktrise. Tas bieži nenotiek. Viņai bija tas skauts, kā tu iepriekš minēji. Tas bija Edmunds Freibergs, režisors, kurš viņu paņēma pirmajā lomā Liljoms. Parāda Emīlu no TTT filmas, varbūt ir vēl kaut kāda ir tur googlē, Un viņa šogad aizgāja prom no teātra, viņa ir superīga aktrise, viņa ļoti skaisti dzied, grupa Jaunība, Edgars Mākens arī tur ir. Starp citu, viņa ir grupa Jaunība, viņai dziedāšana vispār ir viena no sirds lietām, ko viņa apguva pirms viņa vispār sāka studēt akadēmijā aktieros. Viņa mācījās tieši dziedāšanu, un viņa gribēja dziedāt. Un kaut kā viņa trāpīja teātrī, kur viņa arī ir dziedājusi, bet grupa Jaunība, viņa ļoti skaisti dzied. Tas ir jāatzīst. Tas ir objektīvi. Dziedat kopā arī. Mēs dziedam šūpuļdziesmas mājās puikām kopā. Mēs esam dziedājuši divi puikas tev ir, Matīs, pareizi. Jā, Viljams un Ferencs. Viņa ar manu kursabiedru Jākabu Reinre, kur ir pāris. Jautājums arī, starp citu ieminējis iepriekš, es arī redzēju kāds video televīzijā par to, kā bija gatavoties šai lomai, un tu iepriekš viņu pieminēji par to, ko Agnes prasīja, kā ir pārslēgties uz to basketbolu, un es tieši domāju, vai viņa bija spēlējusi, teiksim, basketbolu tādas lietas iepriekš, vai viņa šai filmai tam gatavojās? Viņa pat par sevi ir ļoti sportiska, un viņa ar vieglatlētiku ir nodarbojusies ļoti sen skolas laikā, bet ar basketbolu viņa nebija spēlējusi, viņa bija viņa bija treneris Kristaps Saulītis, pie kā viņa gāja gadu uz treniņiem. Man bija florbola treniņi, pēc kuriem es braucu viņai pakaļ uz skolu, kur viņa trenējās basketbolā. Un viņa tā iemācījās mest, ka mēs pēc tam mīnus spēlējām, un es zaudēju visas reizes. Nav tā, ka es baigi spēlēju basketbolu un to trenētos, bet kaut kāds rūpnamiņš tomēr sirdī palika. Cik ilgi šo filmu filmēja? Droši vien zinās teikt. Tā, mums tikko piedzima dēls Viljams, tātad viņam bija 4 mēneši, kad Agnese sāka filmēties, viņa jau basketbolā sāka arī trenēties, vai tā filmēšanās kaut kā tā, un tagad viņam ir 2 gadi un bija pirmizrāde salīdzinoši nesen. Tad ātri. Gads kaut kāds ir. Vispār īstenībā salīdzinoši ātri. Jo viņa nofilmēja, tad ir montāža, un šogad jau bija pirmizrāde, tā kā... Es atceros, šajā sakarā, kārtējo reizi sēžot Instagramā, skatoties video, ļoti labi atsauci uz šo te. Matīsam būs ļoti viegli atbildēt, bet jebkurš cits, kurš mūs skatās vai klausās, varētu atbildēt. Agne, es arī tev prasīšu. Matīsam, es domāju, būs viena atbilde. Es redzēju tādu jautājumu. Tev ir viena izvēle. Tev tagad saka, tu dabūsi 1 000 000 eiro, ja tava draudzene
iemetīs 3-punktnieku ar 50 piegājieniem. Ar 50? Jā, klausies. Bet ja viņa neiemet, tu nomirsti. Un tagad jautājums, Matīs, vai tu liktu Agnesi uz viņiem vienkārši, jo viņa to ir filmā darījusi un trenējusi Agnesi. Jā, vispār brīvi. Agnesi arī liktu. Vai tu par savu draudzeni vai sīvā? Nē, tiešām, es sievu liktu, protams. Jo mēs ar draudzeni par šo runājām, un viņi saka, mierīgi, un es saku, tad, kad mēs esam laukos, un tu met tos, tie ir sodiņu metieni, kas neaizlido līdz stīpai. Un es saku, es nedaudz bažījos par savu dzīvību, ja man būtu jāsaka konkrēts jā. Bet tas mums ir ķeksīti, un arī skatītājiem, klausītājiem iesaku šo izmēģināt, aizbraukt. Ar Agnes, jā. Nē, ar Agnes nebrauciet. Viens savu ieroci, un tad ir Agnes mēt, jā. Bet jā, jautājums, man liekas, es to noskatījos, un man likās ļoti labi spēle. Pārliecināts. Ļoti labi, bet pārbaudiet nākamreiz, jā, jo varbūt tu nebūsi nākamajā podkāstā. Agnes, ja būtu tā, vai tu iemet 50 no 51 un izdzīvo, vai Agnes met, es dotu Agnesē šobrīd nest, jo viņa met labāk par mani. Nu, tā kā es godīgi saku. Man patīk basketbols, es skatos, man ir fantasy līgā, es spēlēju, man ir komanda, un es Basim sakoju līdzi, un man ļoti patīk. Ja man pašam būtu jāmet no 51 jātrāp, zini kā, es labāk dotu Agnesē. Jā. Bet, jebkurā gadījumā, es domāju, šī ir tāds labs punktiņš skatītājiem pamēģināt šo aprunāt. Tas ir ļoti labs jautājums. Jā, jo man sākumā likās tā kā nekad, un tad uzbrīd draudzenei saka, easy, un tad es domāju, tu nekad tik tālu pat neesi aizgājis no groza. Netrāpīt vairogu. Jā, līdz ar to šis bija tāds labs atgādinājums. Jā, bet, atgādinājums visiem pārbaudīt. Vai jūsu draudzene var iemest vienu metienu no 50 no 3 līnijas, jo tas var apdraudēt jūsu dzīvību. Precīzi, bet šo filmu, noteikti. Es arī redzēju Timrota video par šīm automašīnām, kas tur bija izmantotas vispārējo noteikti. Sveiciens Paulam Timrotam. Jā, protams, arī Paulam sveiciens, bet viens arī no jautājumiem, mēs sākumā runājam par to, kā mēs esam saģērbušies. Tie, kas varbūt klausās, var ieslēgt gan Spotify, gan YouTube bildi, uzlikt mēs tādās bītlītēs un brillītēs. Un, man jautājums ir ļoti vienkāršs. Man tā etiķeta bērnībā nebija brutāli iekalta. Man nedresēja, kas ir kā jādara, bet es zinu, ka ir jāpieceļās no sēdvietas, kad sveicinies, jāskatās acīs. Un arī uz teātri ejot, mēs bijām, bija skaidrs, ka ir jāsģērbs zolīdi. Šis, man liekas, ir pilnīgi pieņemami, ejot uz teātri bītlītē, bet nemeloši es esmu gājis arī uzvalkā vai kreklā vai žaketē un tam līdzīgi, bet jautājums tev, Matīs, pēdējā laikā es arvien vairāk redzu, cilvēkiem ir pilnīgi vienalga. Es mājās tādās drēbēs nesēžu kā citi teātrī. Kāds ir tavs skatījums? Vai tas ir tas, par ko varbūt var nosodīt, vai tā ir paudžu maiņa, vai kā tu uz to skaties, kad cilvēki aiziet nošļukuši tur hūdijā un kedās un tā. Un, protams, ka ir jābauda māksla, bet vai tomēr nebūtu uz teātri ejot, bišķiņ jāsavācās. Labs, reizē. Jā. Manā gadījumā es laikam vienkārši priecājos, ka cilvēks atnāk uz teātri. Man laikam tā kā, man apģērba ziņā, es kaut kā vispār esmu izslēdzis šo lietu no kaut kāda laikam sava tāda pārdomu loka. Es neskatos, kādi cilvēki nāk uz teātri, kā viņi ir saģērbušies. Es paskatīšos, bet es apmēram tā iztēlojos, tā atceroties, mēģinot atceroties. Man liekas, ka tas, ka tu atnāc uz teātri un vienalga, kāds tu esi apģērbs, ka tam tiešām, es tam vispār nepiešķiru nekādu nozīmi. Es saprotu, kā cilvēks, esmu lasījis Twitterī, X-ā, kas tagad ir, kur cilvēki šūmējas par to, ka, teātris kādreiz bija vieta, kur visi nāca tur uzvalkos un ancukos un kaut kā tā. Man liekas, ka tā ir kaut kāda lieta, kas īstenībā atbaida no nākšanas daudzus cilvēkus. Un tajā pašā laikā... Tie, kas nesteigā ikdienā tajā zolīdajā drēbē, ka viņš varbūt jutīsies nērti. Jā, un arī Nacionālais teātris tādā ziņā, es domāju, arī ir kaut kāds... cilvēkiem, kas rēti iet uz teātri, tas zelts un tās sienas var atbaidīt. Ja tu man prasītu, es Nacionālajā teātri liktu elitārāk nekā citus. Jā, jo tur ir tas zelts, tur ir zelta kupols lielajā zālē. Tur ir tā sajūta, ka tev ir, ka tu, es esmu pats puisis no Jaunkalsnavas. Es ieeju tajā zālē, es visticamāk, ja es nestrādātu teātrī un nenodarbotos ar šo profesiju, man liktos, ko es šeit, kāpēc lai es šeit nāktu. Bet man tieši liekas, ka tieši pretēji, ka teātrim vajadzētu pievilkt
cilvēkus, kas, ja vispār kāds grib redzēt izrādi vai teātri, vai domāt par kaut ko, vai skatīties no malas, tas jau ir abrīns vērts, un tur par apģērbu vispār nav vērts nekādā veidā spriest. Protams, es saprotu, ir skaisti, ka visi sēž žaketēs un uzvalkos. Man tas arī brīžiem patīk, ir jauki, ka tā notiek, bet ja vispār kāds atnāk uz teātri, es to vienkārši ļoti novērtēju. Jo tas nav tik vienkārši. Ja es tur nestrādātu, es arī domāju, cik man būtu vaļas vai gribas tērēt 40 eiro par biļeti, atnākt vēl divatā, 70 eiro par 4 glāzēm prosecco un 2 lašmaizēm. Tā ir nenormāla summa, un ja vispār kāds atnāk un grib redzēt kaut ko no teātra, man liekas, tas ir skaisti. Un es gribētu, lai jo es, piemēram, visas izrādes, ko es esmu taisījis ar domu. Nākat, kā gribat. Nē, tas ir viens, bet arī otrs ir, es viņu varu ieteikt saviem draugiem. Un draugiem, kas nav saistīti ar teātri. Un man tā ir viena no mērauklām. No vienas puses, tā kā es domāju par to, skaidrs man ir kaut kāda tāda, ir kaut kāda mākslas tā lieta, ko es tā kā izjūtu, kas man liekas tā kā svarīgi, bet otra ir tāda, ka es gribu, lai man draugi nāk un viņiem arī patīk. Un ko es varu ieteikt draugiem, kuri saka, klausies, neesmu bijis teātrī, es gribu kaut ko nostīties, ko es varu nostīties, atnāc uz šito. Un tas man liekas baigi svarīgi, ka tu spēj dabūt dažādus cilvēkus savā izrādē, un katrs sapratīs, ko viņš gribēs. Un tev ir dažādi slāņi. Īsumā sakot, ejiet uz teātri. Jā, nākat vienkārši. Kas ir to? Tas ir to velkat virsū. Un trakākais ir tas, ka es jau arī, es tiek pa brīvu izrādēs, un man par to nav jāmaksā, un man interesē to redzēt, un kaut kā tā, un bieži vien. Tāpēc ejiet par aktieriem, draugi. Sanāk, arī vilšanās ļoti bieži. Dažādos teātros, tā skaitā arī tajā, kurā es strādāju. Un tā var būt. Un ja tu iztērēji lielu naudu un atnāc un vilies, tad skaidrs, ka tu 2 gadus neiešu teātrī. Un vēl gludināju uzvalku un vispārējo. Nākamreiz negludināšu. Nu, jā. Bet labi. Teātris super forši. Ja tā atgriezīsimies. No zila gaisa tavi top 3 Latvijas šovi. Lauksēta numur 1. Labi, turpini. Vēl 2 nosauc. Mums ļoti daudz Latvijas šovu. Es īstenībā biju pārsteigts. Lauku sēta tev pirmajā vietā, jā? Lauku sēta. Lauksēta, jā. Es viņu skatos jau 9 gadus. Kas ir favorīts šajā sezonā pēdējā? Kas bija favorīts Lauku sētā? Es jau to teicu Nacionālā teātra podkāstā. Mums bija ar Līgu Zeļu, kur viņi man arī uzdeva šo jautājumu. Un es esmu vīlies pēdējā sezonā. Un es uzzināju no insidiem, ka ir mainījies režisori un arī producenti, un to var just. Jā. Nu, lūk, man ir lauka sēta tā, ka šī pēdējā sezona, kas bija, ir pirmā, ko es skatījos. Aha. Man bija tāds, par ko visi visu laiku man arī bija pirmā sezona, bet es sapratu. Es pierodu, ja šo klausās jaunā lauku sētas režisori vai režisors. Bet jāapskatās. Jāapstās iepriekšējās sezonas. Jā. Esmu 9 gadus skatītājs. Nedaudz. Labi. Tālāk, pirmajā vietā tev ir lauku sēta. Tur Arviduska, es atceros, sākumā bija. Arviduska, jā. Tas bija pirmais čalis, kurš, diemžēl, pirmais arī pameta, bet viņš bija top G. Tur bija vēl daudz un dikti, bet pirmajā vietā lauku sēta. Kas tev ir otrajā vietā? Godīgi sakot, es vispār, man nav tāda. Nemelo, saki. Nē, es skatos, bet es skatos tieši slikto. Es negribu pat viņus reklamēt. Nē, tā nav reklāma. Mēs šobrīd esam ļoti atklāti. Tiešām es. Pagaidu otrā vieta, es tagad domāju. Es skatos visus tos drausmīgos šovus. Drausmīgais šovs. Pie tiem es pierakstu Amoru, Karstu. Amors, jā. Randiņš ar 2 vai 2. Tie ir tādi, kas ir vēl jau bija ļauda, bet tos es skatos. Vēl bija būs vai nebūs. Vēl bija būs vai nebūs. Tas bija šis caur ērkšķiem arī. Caur ērkšķiem es neskatos. Okay. Tātad pirmajā vietā lauksēta, otrajā tu nezini. Lauksēta ir no sirds. Jā. To es saku no sirds, tas nav ar ironiju. Nē, zini? Ja mēs runājam tiešām par tādiem legit šoviem, es tagad šo sezonu sāku skatīties, kas ir pirmo gadu arī senioru. Yes, paldies.
Es arī diemžēl. Tas ir tik Ģeniāli. skaists Mīlīgs. raidījums. Nenormāli mīlīgs. Jo man vispār, ja kā ir viņš šovs, saucās, senioru. sirdsāķīts, ne, bet Sirdsāķis bija parādījis. Sirdslietas. Jā, mēs arī. Kur Indra Burkovska, mana kolēģe no Nacionālā teātra vada, viņa ir absolūti brīnišķīga. Nē, jā, ir rekur pārīts kaut kāds tur ir vienā vietā, bet mēs arī skatījāmies. Un man liekas, ka diemžēl arī cik tas slikti neizklausītos vienā no epizodēm, viņš neieradās, jo viņš diemžēl jau bija aizgājis. Man liekas, bija tāds gadījums. Nu. Viņš nesen bija. Jā, un okay, nu, es tev prasīšu šo tāpēc, ka mums viens no skatītājiem iesūtīja, kad ir jāuzjautā top 3 šovu. Viņš teica, ja sakritīs ar viņu, tad būs balva. Tas bija Klaus Kreilis. Viņam var sveiciens. Starp citu, vispār liekas, ka jūs podkāstā pirmos aicināt no nudistiem. No grupas nudisti. Tāpēc mēs šo tēmu necēlām. Bet ko Matīs teica, jā, par jebkurā gadījumā Klaus bija minējis, jā, pirmajā vietā, ja tev būs caur ēkšķiem, otrajā būs vai nebūs trešajā lauku sēde, tad tur ir balviņa kaut kāda. Bet jebkurā gadījumā būs balva tad tagad? Vairs Nē, nebūs, mums secen. Mums būs. Man būs. Bet, jā, Latvijas šovi arvien kolorītāk. Starp citu, es skatījos, bija mīlestība bezceļos. Tagad arī pamanīju. Es viens arī noskatījos, kur bija Saņa. Nu, Gaters pilnīgs, bet tieši tā kā ir arī. Nu, tas, es esmu redzējis tikai bildītes par to, ka tāds šovs notiek, bet man tāds, nu, laikam, nebūs manējis. Neviens arī var noskatīties, tas bija. Jā, vairāk nevajag arī. Lai saprast, jā, tā kā par ko ir runājām. Vajag kontekstu, vajag saprast, jā. Uzliec arī par aktieru mākslu. Mums ir rekur viens no tabiem par Bollywoodu. Bollywood ir, es domāju, ka daudziem zināms, uzliekam kaut kādus kadriņus no Bollywoodas aktieru mākslas. Matīs, kāds, nu, tu droši vien zini. Gan kā režisors, gan kā aktieris pakomentēt to, kas te notiek. Nu, es domāju, ka Bollywooda, ja kāds skatītājs atkal šādi skāpja parasti laukā no rītiem, kad es kavēju darbu. Tu tikko no takštā izkāpi. Jā, tieši šādi izkāpu no takštā. Es domāju, ka nav nekas burvīgāks par Bollywoodas kadriem. Es gribētu kādreiz kādu filmu nolaust no nulles līdz galam, jo wow. Bet man ir jautājums, viņi to pa īsto dara vai viņi piedurās? Man liekas, ka pa īsto. Nē, tas ir. Man liekas, ka viņi tas tiešām tā, kā viņi uztver pasauli. Es domāju, ka viņi nepiedurās. Tas nav joks, jā. Tas nav joks, jo, ja tu tam aktierim pateiksi, ka tas ir joks, es domāju, tu netiks ārā no turienes. Es neteiktu, tas jautāt visdrīzāk. Čau, joks. Šādi man Kārlis izvilka no takša, kad es atbraucu 4 minūtes nokavējušies. Jā, nu Bollywood, ja kāds no skatītājiem vai klausītājiem nav vēl saskāries, tad droši ierakstīt YouTube Bollywood un droši noskatīties pilnmetrāžas filmas. Kā tu minēji, ka tu vēlēsies noskatīties kādu Bollywoodas filmu, es gribu noskatīties Hollywoodas filmu. Nē, vecos labos Guntikša rekordus. Kas tad? Guntiks rekords, kas bija latgaliešu tulkojums filmām. Latgaliešu tulks, protams, jā. Magnetofonšķīgs, būreits, tur bija ļoti daudz labu gabalu. Es esmu atradis, kur viņus var redzēt. Redzēt, jā. Tas dabūt uz savu datoru kaut kādā veidā. Nu, vai savu vai šomu, vienalga. Par šo mēs runājam, ka vajadzētu kaut kad noskatīties. Jā, tur ir reāli 2-3 filmas maksimum, nu tā kā 2 palielam vismā, ko tev vajag noskatītās 4 stundas. Un tad atkal kaut kāds 20 gadus var neskatīties to un atstāt mazbērniem. Jā, pastīsimies. Tas bērnības laiks, kad sākās šie. Tas ir burvīgi. Jā, mēs skatījāmies tās filmas bariņos. Kur ir tava mīļākā filma? Tu atceries pēc nosaukuma? Pak bija Boņeits, ne? Kaut kas tāds. Būreits. Būreits bija tā, kur spēlēja futbola cietumā, jā. Tad bija Magnetofonšķīgs. Kur bija tie laupītāji, kas to veikalu sāka apzagt. Ceturtdiena. Tā bija ļoti laba arī. Un tad viss tā kā teica, tur cietais rakstīs, tas ir sūds. Jūs neesat redzējis Magnetofonšķīgu, bet ierakstīja intereses pēc. Matīs, kā tev šķiet, ko atrod Google, ja ierakst tavu vārdu un uzvārdu? Matīs Budovskis. Nav nejausmas, tiešām. Nu, droši vien šobrīd būs otrs. Nebūšu pārsteigts, bet uzliekam attēlus uzreiz un pastamies. Šī ir tāda rubrika, ko mēs visiem gribam apstīties. Visur smaidīgs puika. Florbols, jā. Florbols spēlēja pamatskolā, pēc tam vidusskolā, augstskolā arī. Tagad spēlēju labākajā Latvijas florbola komandā Jāgertīm. Sveiciens Jāgertīmam. Jā, tur ir dzirdēts pāris cilvēki, kas ir pabijuši arī, tā kā tur tu arī esi. Kurā līgā jūs spēlējat? Tas ir Rīgas atklātais čempionāts. Kaut kāds vispār izdomāts. Bet tur spēlē Rīdznieki. No pirmās līgas, no virslīgas. no virslīgas, no pirmās līgas. No pirmās līgas, jā. Matīs Budovskis. Bet kā ir vispār šobrīd izrādots? Tu jūti to, ka
kāds varbūt vairāk tevi atpazīst, vai zina, vai prasa. Pēc vienas izrādes, ko nospēlēja 58 cilvēkiem? Jā, pēc tās tieši. Nē, nemelosim, ka ir bijušas intervijas un vēl citi podkāsti, kur tu esi aicināts. Un droši vien, ka Dots jau ir arī viens no tiem varbūt papildus iemesliem. Nē, Ots iznāca salīdzinoši nesen. Tas bija 4. decembris. Jā, 4. Jā. Bet ar visu to tāpatās bija droši vien kaut kādas intervijas. Nē, pirms tam es pat tā domāju. Nē, bija tie lielie kristapi, kur jāpasaka paldies. Droši vien, kur te var redzēt pat bildi, kur mēs rozā uzvalkos ar Agnes esam. Jā. Pareizi, jā, tu vadīji lielo kristapu. 2 gadus pēc kārtas, jā. Un tas bija kopā ar Agnes? Nē, mēs tur mainījāmies, jā. Tur bija tā, ka mēs... Skatos bija viens Budovskis. Viens Budovskis bija skatos. Vismaz. Budovska nezudamības likums. Kristapa Budovska nezudamības likums. Ok. Šī ir bilde no Madonas stara. Uz augšu, jā? Tā pa vidu. Stariņu atveram vaļā. Jaunais puisīts. Madonas reģionu atveram rakstu arī palasam. Pacenšoties, ik viens var kļūt izcilnieks. Jā, vai tā bija? Vai tā bija? Ar abām rokām kreisajām un neģēnieks. Skolā nebija, bet... Pacentās. Puika pacentās. Pārlika uz labo roku un nekur viss arī... Sanāca. Un viena rindkopa, un tad laikraksts stars tagad iespējams lasīt ar internetu. 8 eiro mēnesī. Visiem iesaku. Gribi lasi, negribi nelasi. Klausies, bet kā tev likās, ko tu biji domājis darīt vispār kaut kādos dzīves posmos, kad tu saprati, ka tu gribi būt aktieris vai iet uz teātri? Vidusskolā tā bija Madonas valsts ģimnāzija sākumā, vai ne, kur tu mācījies? Un tad, pirmā vidusskola. Jā, un tad ir visiem tas brīdis pēc 12. klases parasti. Ko darīt tālāk? Kā tu izdomāji doties uz aktieriem? Vai bija tāds moments, ka, teiksim, skolas lugā tev bija jātēlo akmens, piemēram? Snegvīrs bija, man liekas, 4. klasē. Arī labi. Un tad sapratu, es gribu būt aktieris. Stāvēt, skatos vienkārši un neizkust. Es gribu būt augstumā, būt Snegvīrs. Nē, es kaut kādā ģimnāzijas posmā es kļuvu par prezidentu. Bija tāds arī posms, skolas prezidentu. Man patika organizēt kaut kādas lietas, un man skolotājs lika labākas atzīmes, lai es vādu pasākums. Tas ir fakts. Loģiski, jo es biju eksaktajā zinātnē, diemžēl man diezgan sūdīgi gāja. Man ļoti patika algebra, ģeometrija nepatika, fizika nesanāca, ķīmija, organiskā patika, neorganiskā vairs nepatika, vai otrādāk. Es tagad jau esmu apmulsis. Mazsvarīgi šobrīd. Bet es pelnīju kaut kādā ziņā arī kaut kādas atzīmes, jo mums bija ļoti jauki skolotāji, kur saprata, ka šitam džekam vienkārši nevajag prasīt jautājumus, ko viņš nezina. Kur viņš nesaprot. Un es vadīju izlaidumus, man liekas, ka visus gadus pirms sava izlaiduma es vadīju izlaidumus ģimnāzistiem. Es vienkārši piekritu, un tas bija tāds kaut kādā savā ziņā godīgs darījums. Nav vairs šodien jāvada, nebraukā vairs uz izlaidumu. Darījums vēl nav noslēgts. Man, diemžēl, Madonā ir nepabeigti rēķini, mani vairākas reizes ir aicinājuši dažādiem pasākumiem. Es vienkārši netieku, diemžēl, bet es ļoti labprāt kaut kad aizbrauktu. Man Madona ļoti patīk. Madona brīnišķīgi, es iesaku visiem tur aizbraukt. Ziemā ir sevišķi. Visit Madona. Visit Jaunkalns nav arborētums, spirtru. Bet, vai arī Upmalas, jā. Upmalas pie Mārītas Rūlietes. Droši brauciet, palieciet teltīs mājās, ejiet kublā, pirtī, pie Aiviekas upes. Tā kā tā. Bet par ko mēs runājam vispār? Pagaidām, Nē, jautājums bija principā par to, ka vidusskolā es teiktu, ka aktieris, es sapratu, kurā brīdī tu nevis pārslēdzies, bet darīji to izvēli. Jo man liekas, ka atceroties arī sevi un pārējos, kad tie ceļi šķirās no tiem vidusskolas biedriem, uz kuriem tu ej, man tā bija tur Tehniskā universitāte, citiem Jelgava un tam līdzīgi, bet aktieris nav tā populārākā vieta, uz ko doties, un kā tu tur nonāci? Vai tas nebija tieši pēc vidusskolas vai vēlāk? Es zināju, ka es gribētu mēģināt, bet man tas nebija tāds vai nu būs, vai es nošaujos. Man nebija tāds cravings. Nē. Man liekas, es gribu pamēģināt, tāds, un es nožēloju, ja es nepamēģināšu, bet tajā pašā laikā es zināju, ja es netikšu, es otrais
Nemēģināšu. Nē. Un tajā gadā, kad es pabeidzu vidusskolu, tajā gadā neuzņēmu aktierus, jo viņus uzņēma ik pa 2 gadiem. Man bija tieši tukšais gads, un es sapratu, ka es arī... Kāpēc tā ir? Es biju aizmirsis šo. Kāpēc reiz pa 2 gadiem? Tāpēc, ka nav pedagogi tik, cik viņi ir, kas māca. Tas ir viens, otrs ir, par ko it kā visu laiku runāja ar aktieru pārprodukciju, bet man liekas, tas ir mīts kaut kādā ziņā, jo tā nav. Labu aktieru nav tik daudz. Tad, tādas pārprodukcijas par to īsti ir grūti runāt, bet man liekas, tas mācības spēks un vienkārši tas, ka tāds process ir ik pa 2 gadiem. Un es tajā gadā, kad es beidzu vidusskolu, zināju, ka neuzņemu, un es negribēju gaidīt vienkārši uz kaut ko es nezinu, vai es tur vispār tikšu. Un es izvēlējos kaut ko, kas man likās saistoši un interesants. Es sāku studēt filozofiju Latvijas Universitātē. Gadu tur nostudēju, un tad gāju uz iestāju eksāmeniem Latvijas Kultūras akadēmijā, kur es beigās tiku, bet es arī zināju, ja es netikšu, es biju gatavs pabeigt arī filozofijas fakultāti. Man tur ļoti patika. Man gada laikā ļoti izmainījās domāšana. Filozofija vispār bija kaut kas tāds, kas man ļoti aizrāva. Jā. Okay. Un par studijām vispār kā tādām. Aktieru mākslai ir tās studijas tādas bohēmas piepildītas, vai tas ir tiešām tāds reāli mācības, kas notiek, tā kā te un mācies, vai tas ir tāds savu veidu kā... Vai tu sēdi klasē, lekcijās, vai tomēr tāds... Vai tas tāds ķip tur... Ir teorētiskās nodarbības, kas kaut kādā ziņā ir pielīdzināmas augstskolas nodarbībām, bet lielākoties tas laiks, ko mēs pavadām akadēmijā kā aktieri, tas ir kaut kas, ko nevar īsti pat aprakstīt, man liekas, cilvēkiem, kas tur nemācās, jo tas režīms ir tāds, ka mums nav nevienas brīvas dienas. Ir 7 dienas nedēļā šīs studijas, viņas ir līdz naktī. Viņi sākas 8:30 atkal ar klasisko deju vai vakarā. No rīta. Beidzas naktī un sākas 8:30 no rīta. Svētdienas ir skolas dienas, sestdienas ir skolas dienas, pirmdienas ir skolas dienas. Visas dienas ir skolas dienas, un reizēm izkrīt kāda diena, kas nav skolas diena. Bet, te jau viegli apvienot ar darbu. Ar dzīvi. Ir viegli apvienot ar dzīvi. Nē, bet tas ir posms, un es domāju, ka Kārlis var apstiprināt. Uz 4 gadiem tu pazūdi no jebkādas aprits, kas ir draugi. Skaidrs, labi ģimeni tu saties, tu aizbrauc svētkos pie viņiem. Skaidrs, ka Ziemassvētki ir brīvi. Lai gan zini, nevienmēr. Bet tas studiju laiks, tas pieprasa no tevis pilnīgu, tur kaut kā atkrīt viss, kas tev ir līdz tam bijis, pulciņi, nezinu, vienalga, ko tu esi kaut ko darījis. Draugi, ja draugi apvainojas, tad viņi ir apvainojušies. Tā kā 4 gadus man īstenībā. Kaut kādā ziņā... Neprasiet biļetes. Jā, neprasiet biļetes tagad. bet 4 gados, tā kā tas posms... viņš arī pēc tam profesionāli dzīvē turpinās. Bet tas nav arī slikti. Tev ir bišķiņ jākoncentrējās uz kaut kādu vietu. Saki, tur uz 4 gadiem ieslīdz iekšā tajā mācību procesā. Un, protams, ka tajā vecumā, jebkurš no mums gribētu graust semkas un dzert aliņu uz skateboard rampas, vai ne? Bet, ja mēs to pielīdzinām kaut kādiem citām profesijām, bišķiņ jau vajag kaut kādā brīdī pieslēgties un apmācīties. Tā kā tu saki, 4 gadus, ja tu saki, noslēdzies no vispārējā. Rekordienas beigās jau mēs tāpat satiekamies pēc 10 gadiem. Kas ir jauki, bet visus savus draugus tai brīdī esot tajā vecumā, protams, tas ir grūti. Tas noteikti nav viegli. Bet, arī stulbi visu laiku atteikt, ka visu laiku priest kaut kāda satikšanās, kur tā kā, es nebūšu. Es padošu ziņu. Un beigās tev neviens arī neprasa. Viņš jau nenāks. Bet es tiešām vienmēr labprāt aizēju kaut kur, ja draugu aiz. Ja es tieku, es mēģinu maksimāli izbrīvēt laiku. Es tev padošu ziņu nākamdien. Paldies vēlreiz, kad atnāci. Bet, turpinot vienu no rubrikām, arī, ko mēs atzīmējam sev, kas ir interesanti. Tavuprāt, cik liela ir atšķirība starp teātri un kino? Skaidrs, ka tā atšķirība tur ir. Nezinu, cik tu esi bijis daudz kino, bet kur Agnes ir bijusi kino, un droši vien tu arī apzinies nedaudz to virtuvi. Tavuprāt, cik liela atšķirība ir starp teātri un kino? Agnes ir bijusi salīdzinoši daudz, un viņa to darījusi ļoti labi. Vienmēr parasti aktieriem, man liekas, prasa to jautājumu, kas tev labāk patīk teātris vai kino, un ir
ļoti daudz kas atbild, ka kino, jo tur tā maģija, protams, ir liela, un plus arī tas ir kino atšķirībā no teātra ir tāda mūžīga māksla, ko viņi ir nofilmēta, tā filma ir pieejama, mēs skatāmies aktierus, kas ir filmējušies melnbaltajās filmās, un mēs viņus redzam. Teātrī ir tā, ka, ja man prasītu, kas bija pirms 12 gadiem, tavu mīļākā izrādes, viņu neesmu redzējis un nekad arī neredzējuši, un viņa ir pazudusi. Līdz ar to teātris ir tāda ļoti gaistoša māksla. Viņa ir pāris gadus, viena izrāde var pastāvēt, kad viņu noņem, pēc 10 gadiem neviens viņu nezinās, jo neviens viņu nav redzējis vairāk pēc tam. Kino ir bišķiņ savādāk, un tā ir cita veida māksla. Kino ir iemūžināts produkts, ko tu montāžas procesā tu panāc kā režisors vēlamo rezultātu, kas tur arī sastingst un ir vienmēr. Teātrī katru reizi, lai arī kā tur 2 mēnešus būtu strādājis ar aktieriem, tā izrāda katru reizi būtu bišķiņ savādāk. Un viņa nevienmēr būs tāda, kā tu gribi, lai viņa ir. Viņa var noiet no slēdz. Vai teātri, kā režisors. Vai aktieris. Kā režisors. Arī kā aktieris. Nevienmēr aktieris ir priecīgs par to, kā izrāda ir aizgājusi konkrētajā vakarā. Bet kino ir tāda iesaldētāka māksla, iesaldētāka vārda labā nozīmē, ka tu panāc to, ko tu principā esi, uz ko tu esi gājis. Teātrī mainās katru vakaru, tu uzliec iestrādnes, aktieri mēģina pie viņiem pieturēties, bet mēs jau nākam katru dienu no kaut kādiem citiem notikumiem, kas ietekmē to tomēr katru dienu. Man ir bijis viena reize tāda laime nofilmēties seriālā, saucās Apsūdzēt mīlestībā. Es tēloju Izcils aktieris. Jā, man pat bija, es biju ugunsdzēsējs, bet man bija pat teksts, man bija loma ar tekstu. Pat teksts bija. Jā. Tikko es tur caur Facebooku, man vienkārši atsūtīja, jau rekur meklēju uz sestdienu, tur jāfilmējās. Tas kaut kāds ukraiņu seriāls, ko filmēja. Es viņu esmu redzējis, visas sērijas esmu absolūts fans. Tad tu zini. Tad tu esi es esmu tas ugunsdzēsējs, kas nelaida galvenās Kristīni Blau, es nelaidu iekšā tajā slimnīcā, kad tie tika dzēsts ugunsgrēks un to bērnu aizveda projām ar citu mašīnu no aizmugures ieejas. Tas bija dramatisks. Mēs šo video noteikti iegriezīsim podkāstā. Mēs ieliksim šo gabalu. Un bija tāds moments, kad tad prasa, vai gribēsiet? Es tā, jā, ok, labi, filmējamies. Tur pusdienas vēl ko nodzēst ugunsgrēku, vai ko gribēsiet? Nē, jā, tā vai tu gribēsi filmēties? Un tā, kurš grib tekstu? Es tā, es varu. Un man bija tāds, ugunsdzēsējs paceļ roku, es gribu tekstu. Un viņš tā, wow. Nē, mēs bijām 2 ugunsdzēsējiem, vienam vajadzēja tekstu, es pacēlu pirmais roku. Un man kaut kā likās, ka tas vienam teksts un otram, kurš grib tekstu un otram. Es pacēlu pirmais, roku. Viņš pacēla roku un tev teksts, kas otram tev spičkas. un bija tas moments, kad man likās, tas aiziešu, ko tu norunāsi un viss? Nē. Mēs kādas, 6 stundas filmējām, reāli kaut kādas 12 tāpēc, līdz 20 sekundes. Nē. Tur bija tas moments, ka pirmkārt nevarēja, tur bija jārunā precīzojos vārdos, tu nevarēji savu citos vārdos pateikt, jo viņi pārpublicēja arī citā valodā. Attiecīgi, tur vajadzēja, lai sakrīt. Man tur pats draugs Agris filmējās. Tad viņi droši vien satika. Kurš Stāsts Lasis Agris. Viņš bija Dainim Grūbiem labā roka. Jā, varbūt. Tas bija sen, un es atceros, ka tas ārā ir augsts. Reāli bija kaut kāds pavasaris agrs. 15. No sērijas tā kā tur 10 grādi, un tu neesi vispār tam gatavojies. Tā bija laba pieredze. Man tā patika, un es vēl nesen apskatījos, taču joprojām tas seriāls ir GO3 pieejams. Es uztinu, tur mums kaut 8. vai 12. sērija no sērijas. Šo mēs ieliksim noteikti. Un es tā kā pameklēju, man bija tāds, es filmējos. Bet man nav labs. Kāds bija tavs teksts? Tu atceries vēl? Es atceros, man liekas, es no atmiņas veikšu tā kā, jā, šeit nevar apstājieties, šeit nevar iet. Šeit nevar, jā, tā kā, tur ērglis no sērijas, tā kā, slimnīca tīra, tā kā evakuēta, tur nosēs kaut kas tam līdzīgs. Nice. Bet jā, tas bija krūti. Un jā, par to, ka tā iesaldēts, jā, paiet entie gadi, tu vari vienkārši paņem un tu atausti atmiņā atkal tās pašas sajūtas. Un izrādēm, un tiek filmēts izrādes, bet filmēts izrāde, protams, ir kaut kas pilnīgi cits, kā, izrāde ir domāta, lai viņi skatītos dzīvējā. Vienreiz. Nepatinot atpakaļ. Vairākas reizes, bet dzīvējā vismaz. Tam skatītājiem vienreiz pa lielam. Ir, kas nāk vairākas reizes. Ir tādi, jā? Es kādreiz strādāju Gardrobē, Jaunajā Rīgas teātrī, es nostrādāju tur 4 gadus, tas bija ļoti studiju laikā. Es biju izrādes, ko es biju skatījies, jo es domāju, tur no tā režijas profesija arī bišķiņa atnāk, jo es skatījos izrādes pa 13 reizēm. Jā.
ka tu vienu izrādi noskaties 13 Vai reizes, tajā un tu brīdī katru reizi sajūti, redzi, cik ka viņa ļoti? atšķirās. Ja? Cik ļoti? Protams, jā, un tu redzi, ka vakar reaģēja tā, šodien reaģēja tā. Interesanti. Un šodien man pēkšņi nav vairs interesanti skatīties, šodien man atkal kaut kas iedarbojas no tā, Tik ļoti, jā. Un tas ļoti, ļoti, ļoti mainās, protams. Un kā režisoram ir svarīgi arī to paredzēt un pat saprast un mierināt arī sevi, ka tā var būt. Zāles ir atkarīgas, skatītājs ir atkarīgs, aktieri var spēlēt savādāk. Un tu mēģini viņiem uztaisīt to trasi tādu, lai viņi pēc iespējas tuvāk nobrauc tam ideālajam variantam. Kā teiksim, tu minēji trasi un to braukšanu par improvizāciju. Cik tā ir liela sadaļa? Trasi un braukšana tieši par improvizāciju. Es domāju par autosportu sāks runāt. Nē, trasi. Tur var visi improvizē virāšu, ne? Jā, cik ir tā improvizācijas daļa pieļaujama, piemēram, teātrī, kurš nav improvizācijas. Kurā brīdī tev pēc tam režisors teiks, ka vari lūdzu savākties? Viņš tā kā savācies, jā, aktieris var būt brīži, un tas uz noguruma pamata bieži vien rodas brīži, kad, nevis bieži vien, tas nav īstenībā baigi bieži, bet vislabākās izrādes ir, kur aktieris pirmkārt saprot, ko viņš spēlē. Ja viņš saprot, ko viņš spēlē un kas viņam katrā ainā ir jāizdara, tad improvizācija var netīšām notikt arī ar publiku, jo publika var noreaģēt brīdī, kur tu varbūt negaidi, un tad tu improvizēt, vai kaut kas notiek tāds, ko tu negaidi, un tad tu improvizējot izkļūst no situācijas. Bet ja tu esi pārliecināts par to, ko tu dari tajā ainā un ko tu spēlē, tad tā improvizācija būs veiksmīga, jo tu viņu sasaisti tomēr kopā ar to, ko tu dari. Tādas improvizācijas, kas ir pilnīgi pēkšņi kaut kādas random joki, kas absolūti nav saistīti ar materiālu vai kaut kā krīt laukā. Tādas improvizācijas man pašam īsti nepatīk, bet aktieri, kas spēj pārvaldīt to teritoriju, kas noturās pie tās backbone. Un ja viņi netīšām no viņas izkrīt, viņi spēj uz viņas tikt atpakaļ improvizācijas ceļā. Tas tā var notikt. Bet idejas, ka teātrī nevajadzētu būt improvizācijā, jā. Bet mums tev ir īstenībā paredzēta improvizācija. Aiziet. Tu esi aktieris, jo mums te nodemonstrēja savas balss spējas. Vienkārši lieta. Mums ir viens teikums, tev parūpēts. Un tev viņš ir jāpasniedz dažādās emocijās. Par emocijām mēs to izdomāsim, kādās tu jau vari sākt padomāt, kādās mēs gribam viņu sagaidīt. Bet Matīs, tas teikums, kas tev jāpasniedz, ir dažādās emocijās. Lai tu saprastu, iztēlojies, tu esi trolejbusā vai tramvajā, vienalga sabiedriskais transports. Tu stāvi tur, liela drūzma. Pilns cilvēkiem. Tev ir jānoskanē savs etalons, un tu tur zini kā, nav pieklājīgi vienkārši brukt virsū, bet tev vajag palūgt, lai viņi paliež tev garām noskanēt etalonu. Tātad tas teksts, kas tev būs jāpasaka, ir, es atvainojos, vai es varu nopīkstināt savu etalonu? Tas ir tas teksts, kas tev jāpasaka dažādās intonācijās vai sajūtās. Es domāju, pirmā varētu būt tāda. Pirmā būs Matīs vienkārši tā oriģinālā. Ja tu būtu, jā, tad tajā. Kā tu teiktu? Trūbiņa zingā tā padusīta. Vēlreiz, es atvainojos, vai es varu nopīkstināt etalonu? Es atvainojos, es varu nopīkstināt etalonu. Labi. Okay. Tagad mēs varētu padomāt, viņš pagriezt to beidīgi, priecīgi. Es domāju, sāksim ar tādu, šis tāds jau bija diezgan priecīgi. Viņš ir ticis cilvēks. Es zinu, pirmo zinu, ko uztaisim? Radio reklāmu. Es atvainojos. Es varētu lūdzu nopīkstināt savu etalonu? Rīgas satiksmē. Ļoti labi. Šito laižam, pieteiksim Rīgas satiksmē, lai laiž džingli. Rīgas satiksmē. Vai es varu nopīkstināt savu etalonu? Vai es tiešām varu nopīkstināt savu etalonu? Mēneša biļete tagad tikai 30 eiro. Mēneša biļete tikai 9000 eiro mēnesī. Labi, vienam maršrutam. Tā, pamainam vienam braucienam. 15 trolejbus. Lomonosam. Dzīvības un nāves brauciens. Tālāk, nākamā intonācija. Es domāju, ka varētu nākamo tādu, tas bailīgi satrauktais cilvēks pirmoreiz pilsētā, lielpilsētā. Es atvainojos. Es varētu lūdzu savu etalonu nopīkstināt. Etalonu? Es atvainojos. Ļoti labi.
Nu, tagad tādu priecīgo ķipariņu, kurš Tādu jau tāds pārliecinātais čovaks. Pārliecināts, bet tāpat tās no Rēzeknes nāk. Un otro kursu studē, un viņš tāds priecīgs brauc uz savu skoliņu, un viņam jāpasaka, es atvainojos, vai es varu nopīkstināt etalonu. Tāds priecīgais ķipariņš. Bļaņs, atvainojos, var vienkārši savu etalonu nopīkstināt, vai bišķiņ paiet mājā, bļaņs. Jūs man stāvat tieši priekšā, bļaņs, tam kases aparātam. Es varu nopīkstināt, bļaņs. Tagad tā. Līnija, tur ir nopīkstināt savu talonu jau. Bļaņs, paiet mājā vienkārši. Bļaņs, kāpēc jāstāv priekšā tieši, bļaņs, etalonu aparātam. Kāpiet ārā, draudzi, kāpiet ārā, lūdzu. Tu kāpsi tagad ārā, bļaņs, ar nākamajā pietā. Cik man ilgi vēl jābrauc un nenopīkstināt etalonu? Madīs, vari lūdzu izkāpt bišķiņ ārā. Tā, super, man liekas, kad vairāk mums... Nebija no Rēzeknes. Wow, no Rēzekņas nebija, bet super. Man liekas, izteica vairāk kā Rafaelā. Klau. Tiešām vienkārši izkāp ārā. Man ir jautājums. Ja tu būtu piena produkts, ar ko tu sevi vairāk asociētu? Biespiena. Biezpiens. Biezais. Teātris. Tāpēc, ka teātris miljoni. Viena no rubrikām Emīls tagad var atraut vaļā. Mēs arī sagatavojam īstenībā, mēs iepriekš gājām tur Delfos, TVNetā, visur citur, un mums ir īstenībā šoreiz tāda variācija. Viens ir pirmais no linkiem TVNet, skatos tur rekur atvērts. Mēs izgājām cauri, pastījāmies dažādas rubrikas, kas ir aktuālas vai nu pagājušajā nedēļā vai šajā vienalga. 3 tādas lietiņas savācām kopā. Viena no tām ir TVNetā. Mēs ieraudzījām, varbūt tu esi Matīs redzējis, skaistu zemē vīriešu deficīts. Kā viltus ziņas par Latviju uzsprāga sociālajos tīklos. Tu biji to redzējis vai nebija? Es kaut ko, nē, šo konkrēto ziņu, nē, bet īsumā kādu video es redzēju. Jā, Instagramā bija pilns. Tiešām bija kaut kāds pilns. Un galvenais ir interesantākais tas, ka mums šobrīd TVNets rakstot, pirms tam bija tur ir tāda populāra Instagram konta kā Puberty un vēl citi, kam es pat sekoju. Un interesanti ir, kā latvietim sekot tādam, valid, verified kontam, kurš tiešām sākumā tas bija likās kā joks, un tad tu sāc redzēt no populāriem kontiem ierakstus, ka Latvija meklē, no sērijas latviešu meitenes meklē vīriešus. Tas nozīmē, ka ļoti daudz latviešu meitenes nevar iemest trīnīti. Jā, arī visdrīzāk. Bet īsumā, ir tiešām deficīts un ļoti daudz konti, un par to runā visi. Saka, ka Latvijā sievietēm trūkst vīriešu, viņas ir gatavas algot vīru uz stundu, kas tur spuldzīgi nomainīs un tam līdzīgi, bet kāds ir tavs skatījums vai tā? Es saprotu, ka tas ir skams, mūsdienīgi sakot, ka tās muļķības, kāds palaidis pīli, kas ļoti labi nostrādājas, bet kāds ir tavs skatījums uz mūsdienu sieviešu un vīriešu attiecību Latvijā? Par konkrēti kaut kādām tādām ziņām es sekoju diezgan daudz visādām tur frontes podkāstiem un vispār kaut kādām ziņām par to, kā strādā dezinformācijas, tas viss tīkls un kādas ziņas tiek publicētas, ka primāri tiek parasti grauta ticība valdībai, tad tiek grauta ticība vispār sabiedrībā un vēl dažādos veidos. Šis laikam ir kaut kāds tāds ļoti dīvains, godīgi sakot, piemērs. Ar viņu pamanīju internetā un tā, tad šādi dara. Kaut kāda. Īstenībā, skatoties statistiku, mēs diezgan balansēti esam. Lai gan šeit īstenībā. Nē, sievietes ir bijušas vairāk kā vīrieši. Tas jau, man liekas, ir no gan otrā pasaules kara, gan tā, ka sievietes ir vairāk kā vīrieši Latvijā. Bet mums tas ir tāds labi, viens dezinformācijas aspekts, ir viens, par ko es domāju šīs ziņas sakarā, ka ienaidnieks mēģina vienkārši destabilizēt situāciju un radīt kaut kādas diezgan viltus dažādas ziņas. Vai varbūt vēl man tikko ienāca prātā ideja, varbūt tas ir, lai atgrieztu atpakaļ angļu turistus Latvijā, vīriešus, lai viņi brauc svinēt uz šajieni savas vecpuišu bālītes. Tā ir tāda reklāma. Tāda reklāma, ķipjā tad caur latviešu sievietes jūs gaida. Jā. Brauciet. Lūdzu, brauciet. Tā bija. Bet domājot vispār par cik es esmu runājis ar cilvēkiem, sievietēm, kas iet randiņos vēl, tad es laikam dzīvoju tādā burbulī, kur man ir pazīstami ļoti forši puiši, un man liekas, tā kā
viss tā kā Kur, rītīgi super. Tieši tā. Bet tad es paskatos tādus šovus, kā Amors un Karsta Krētā, un tad es saprotu, ka īstenībā laikam tā tiešām ir problēma. Es teikšu godīgi, mēs skatījāmies draudzeņu šo šovu, un es viņai tā te paspiedu roku, un viņa man arī saku, tev ir paveicies. Paldies, ka esi normāli. Pat ne tik ļoti. Es saku, tā kā man nelikās kā čalim, kad ir tā. Es Tik sāku traki. saprast, savos 30 gados, es sāku saprast, ka arī, kad tuvākie čomi tur viņam tusē klausies to tekstu un liekas, tu stulbs esi, tā kā nopietni. Tas, par ko mēs runājām, vienkārši mēs viens otram paspiedām roku, jo čaļi arī, mēs zinām tās atsauksmes no randiņiem, kur tu esi bijis un kāda ir tā meiča, un ir visādi pieredze bijusi, un katrā ziņā tas novēlējums laikam visiem skaitājiem un klausītājiem ir Atrodiet savu otru pusīti, ja tu vēl neesi to izdarījis. Viens ir atrodiet savu otru pusīti, un otrs ir, ja tev liekas, ka ir traki, tad ir ļoti traki ārpus tā. Tā kā varbūt tiešām iesaivo un saglabā to, kas tev ir, jo nevajag dzīties pakaļ kaut kādiem lietām, ko tu redz rīlos un Instagramā. Tas... Man liekas, primāri vienkārši, nezinu, kaut vai elementāri nerunājiet tikai par sevi, uzdodot arī jautājumus. Jā. Es kaut kādu tādu vienu gudrību izlasīju, ka... Iepriekšējais viesis Matīs minēja to, ka ieklausieties. Jā, tas bija ļoti novēlējums. Ieklausieties viens otrā. Ir kaut kas līdzīgs. Viņa novēlē, mēs viņam prasījām, ko novēlēs skatītājiem. Viņš teica, mazāk runājiet, paklausieties. Mēs visi zinām, ka runāšana ir sudrabs, klusēšana zelts. Pareizi. Bet arī līdzīgi to var translēt, ja tu pats runā, tu neko jaunu iemācīties nevari. Iemācīties arī, kaut ko jaunu, tu vari tikai klausoties. Un tas ir atgādājums arī man pašam, protams, daudz dažādos brīžos. Tas tik dramatiski saķēra galvā. Man pašam ir. Es tikko tādu atskātu. Tas ir tiešām, man liekas, tas ļoti veselīgs novēlējums. Un kaut kad es nesen teicu, ka bija vienā grāmatā, kur es lasīju tādu teikumu, nevajag uztvert sevi pārāk nopietni, jo neviens cits to nedara. Un man liekas, tas ir brīnišķīgs atgādājums par to, ka nav ko daudz. Sevi uztvert pārāk nopietni. Vēl viena ziņa, atkal tas bija TV, tad es atradu Delfos, Emīl var uzlikt nākamo linku, tātad patērētāju tirdzniecības aizsardzības centrs ierosinājas administratīvo lietu pret Bītu Latviju. Vai tu šo biji dzirdējis, par ko tas ir? Es pieņemu, ka viņi pacēluši atkal maksu, bet es neesmu dzirdējis. Es biju klients no 4. klases, kad man mamma vēl maksāja šo bites lietu. 4. klasē Bitli bija izdomāta kaut kāda kompānija. Nē, tad vēl viņi laikam radās, tas vēl kaut kas tur notika. Man laikam bija priekšlikumi, kas īstenībā vēl tad, kad vēl pīkstināja visu, lai kredīti nenorautu. Toreiz tad es uz Biti pārgāju, un es biju klients kaut kāds 8-9 gadus, un tad es pēkšņi uzzināju, ka es maksāju tur kaut 16 eiro, un man draugi maksā 8 eiro, jo viņi tikko ir pagājuši pie bites, un tad es zvanīju bitēm un teicu, hei, esmu klients 9 gadus, es arī gribu atlaidi. Viņi tā, nē, šī atlaide ir tikai pilnīgi jauniem klientiem. Es tā, es pīstu prom. Bet tas ir fascinējoši. Man vēl tagad bija tā, ka man bija uzņēmumam TL2, es aizgāju no uzņēmumu, es saku, es esmu privāta persona, tā pati, kam bija uzņēmums, kur es esmu. Jūs esat jauns klients, jums 30 eiro mēnesī. Es saku, tiešām es biju, bet jā, jūs esat privāta persona. Un es domāju, labi, es aizēju pie Bītes, šeit pieminētās. Viņi saka 12 eiro. Es pārslēdzos tajā pašā dienā uz Bīti. Man zvana no TL2, labdien, jūs nāksiet par 9 eiro pie mums. Bet jā, šīs ziņas ir interesants. Jā, Bīte ir pa lielam visiem, cik es saprotu, klientiem iegriez uz tādu pēkšņo tarifu. Bet tas jau nav tikai viņiem, man liekas, ka dara visi ik pa laikam. Kaut kādā mērā varbūt jā, bet šities ir 2 eiro tāds crazy. Šitas ir izdarījuši nesmuki. Šis ir ļoti, krieviski sakot, nagla. Tā no zila gaisa reku papildus pozīcija, un to laikam cilvēki pamanījuši un sākuši bišķiņ dusmoties. Un kas man fascinēja, tagad uz sitienas neparādīšu, bet LMT laida reklāmas ļoti, ļoti smieklīgas. Tur bildē rāda, nāciet tur pie mums un fonā zvana Bite, un tur Bite lido. Viņi saka, mums nebūs nekādi slēptie akmeņi. Tas tāds interesants arī pavērsiens. Šonadēļ, tāds pēdējā laika aktuāls. Jā. Bet man liekas, nav pirmā reize, ka viņi paceļ kaut kādu summu. Ne pēdējā arī. Jā, pret Bīti vienmēr viss ir kaut ko tā ir izdomāta kompānija. Joprojām citādi kompānija. Un tad vēl viena lieta, ko mēs īstenībā šodien no Agņa uzzinājām, 3. links nākamajā tabā. Emīla var atvērt spoki. Atceries spoki portālu. Viņi ir zem TVNet kādu laiku jau, un mēs atradām tādu tekstu. Vai tu spēj atšķirt Daugavpili no Liepājas, Matīs? Jā, kā ir? Un kas ir interesanti?
interesanti, ka Liepāja tev ir, es teiktu, diezgan zinām vieta. Nu jau, jā. Nu jau, jā. Čalis izskatās uz kalpaka bišķiņ. Mēs šobrīd varētu uz kalpaka izstāst bišķiņ, kas Mēs kur bija. pildām šo testu tagad? Jā, Jā. mēs tūlīt pildīsim, bet viņš, man liekas, domā, kur bija Daugavpils. Bet, Es jā. esmu arī tur bijis. Nē, pilsēta atrodas pie jūras. Tā, pirmais Liepāja. jautājums. Pilsēta atrodas pie jūras, tu saki Liepāja. Labi, spiežam. Otrais, ejam tālāk. cauri pilsētai plus Daugava. Daugavpils tā noteikti nevarētu būt. Tā ir Daugavpils, jā. Tu pildi nopietni, šis ir svarīgi. Emīl, tu arī iepauzē bišķiņ, viņš, man liekas, jokoja. Pilsētas ģerbonī redzama sarkana lauva. Pam, Pam, pam. Daugavpils, lai pagaid. Nu jā. Pagad, te būs Jā, jāprasa- Daugavpils Liepāja. Galēji atbildi, mēs šito varam spēt. Galēji atbildi, Daugavpils. Nu, diemžēl, jā, es ceru. Spiežam Piedodieties. Tikko. Mēs varam slēgt ārā podcastu. Mēs varam tagad. izslēgt. Varam pauzēt. Griež, Varam refreshot. Nē, vecīt, sorry. Tā, ejam tālāk. 4. Lasi jautājumu pats. Starp arī. abām pilsētām šī pilsēta, man liekas, ka Daugavpilī Tātad vēlreiz starp abām pilsētām šī pilsēta ir lielākā pēc iedzīvotāju iedzīvotāju skaita. Man liekas, ka Daugavpilī ir vairāk cilvēku. Nu, es droši vien minēju to pašu Jā. pareizi. Pilsētā pārsvarā dzīvo latvieši. Liepāja vai Daugavpils? Zinu, Liepāja arī ir karostas rajons, kur dzīvo. Arī Nu, fakts, labs minējums. es teiktu Liepāja droši vien, Nu, bet, jā, nu spiežam Liepāja. Es arī teiktu, Liepāja, Daugavpils, man liekas, grūti būtu pārspēt. Liepāja arī ir ļoti daudz krievalodīgu. Pilsētā atrodas Tosmare. 6. jautājums. Zinu, es neesmu Tosmare vai dzirdējis par viņu Tosmare? Liepājā, Daugavpils spiežam. Tosmare. Matīs, mums Kur viņi atrodas? Parādiet, kur 7. līdz Lietuvas robežai ir Liepāja. 125 km. Liepāja, es esmu Tiešām, braucis jā? uz Lietuvu. Tu esi braucis uz Lietuvu. Acīm redzot, Matīs, tu brauci visdrīzāk 26 km, nevis 25. Pagaidzi, tagad nesaprotu. Nu, Daugavpils jāpadomā. Daugavpilī Lietuva Saprati, ļoti jā? tuvu. Jā. Labi, Lietuvas Mēs, robeža no paldies, Liepājas. mēs izgājām jau no tā. Nē, Nē, mēs mēs esam tur- atpakaļ. Skatāmies. Labi, šito mēs cik ir no vēl Liepājas? pēc tam Pēc izsmelsim tam, jā. šito, jā. Pirmo tramvaju līniju pilsētā atklāja 46. gadā. Es domāju, 1946. Daugavpilī ir tramvajs. Nu, Liepājā ir tramvajs. Ir kurš daudz, es tev varu pateikt, Daugavpilī ir tramvajs. To es toši zinu, jā. Ir, jā. Liepājā ir pirmais tramvajs, kas ir, man liekas, ka viņi sauc arī par vienīgo. Tas ir vienīgais tramvajs. Ir tikai viena tramvaja Viena līnija. pietura arī, jā. Nē, pieturs ir daudz, bet ir vienkārši viens. Ir pirmais tramvajs. Jā. Vienīgais. Bet tas. Tā tad atbilde. Es Daugavpilī neesmu braucis ar tramvaju Liepājā. Es teikšu Liepājā vienkārši tāpat. Jā, Ak, tā, Dievs. es tā arī domāju. Man liekas, tavas Tā- izrādes tūlīt atcels Liepā, jā. Vēl bišķiņi tālāk pabraucam. Pilsētā atrodas vecākais profesionālais latviešu teātris. Matīs saka Liepāja. Jēzus Marija, ja tu šito būtu nomēģis tālāk, Nē, šitos tie nav pilsētas nomēģis. atrodas lidos, no kuras līdz 2020. gadam Liepāja varēja Covid aizlidot uz laikā, man Rīgu. liekas, atcēla. Bija tāds, jā, šeit es Liepāja, teiktu man. diezgan droši Liepāja. Tavs rezultāts 60%, 6 no 10 Matīs. Kāds mums nav no kaut kāds Nu, nosaukums? tāds Tāds 6-7. pintiķis kaut kāds 6-7, jā. Nu. Super, paldies tev. Jums ir vispār pauzīts. Mēs varam uztaisīt. Uztaisam mazu, Jā? mazu pauzīti. Jā, davai, uztaisam. Bam! Lai viņam grūtāk saprast. Nu, mēs esam atpakaļ no pauzes. Pirmoreiz vēsturē bija pauzīt vajadzīga. Novēlam arī citiem noķert pauzīti. Paņemt pauzi. Labi. Sabīdot kopā to, ko tu teici, es to zinu, varbūt vairāk, varbūt kāds cits mazāk, bet es nekaunēšos teikt, ka tu esi arī muzikants. Matīs. Labi, ka tu nekaunies. Tu kautrēt, tu neteiktu, ka tu esi muzikants. Nē, nu, laikam, nē, es abrīnoju mūziķus. Tāpēc kautrētos teikt, ka es esmu mūziķis. Bet, Tas ir normāli arī. nu, klavieru klases pabeidzu. Tieši tā. 10 gadus no savas dzīves es ieguldīju. Wow. Tieši tā, un par tavu muzicēšanu arī saistīti. To tu vēl īsti droši vien neapzinies, bet mums ir 4 jautājumi tev. Tev būs jāsniedz 4 atbildes, pēc iespējas ātrāk, baigi ilgi tu tur nevar domāt. Attiecīgi mēs tev uzdosim 4 jautājumus. Un tev uz sitiena jāsauc pirmā atbilde, kas tev ienāk prātā. Es domāju, Agnes sāc ar pirmo jautājumu, un Matīs, tiklīdz tu dzirdi jautājumu, viņš noskan, tad tev uzreiz jāsaka, kas tev ir padomā. Jā. Bez kāda priekšmeta tu nevarētu iztēloties savu ikdienu. Klavieriem. Ja mēs
Rakstam, uzrakst klavieres. Otrais jautājums, Matīs. Tavs mīļākais ēdiens? Makaroni. Makaroni. Labākā filma, ko tu iesaki? Zvaigžņu kari. Un ceturtais jautājums. Mīļākais gada mēnesis? Nu, saki. Pats man patīk visi mēneši. Tev nosaukt visus te? Janvārs, Varam februārs, nosaukt, mārts, kādi ir? aprīlis, maijs, jūnijas, jūlijas, augusts, septembris, oktobris, novembris, decembris. Nu, Man nav mīļākā mēneša. Nav Man variantu, tiešām saki. patīk visi. Saki, labi, nesaki mīļāko, kas tev... vasara, man patīk vasara. Tātad jūnijas, jūlijas, augusts? Kurš? Augusts. Tātad mēs tikko dabūjām ļoti labu materiālu, un tagad tu esi muzikants. Emīls, es domāju, var mums pasniegt instrumentu. Tu esi arī pianists. Tātad tu esi, tā teikt, mūzikā uz tu. Es atļaušos teikt, noliec viņus bišķiņa tā ērtāk, jā, tur. Un tagad tev ir ļoti vienkārši uzdevums. Šito palaid, jā, rekord. Uzdevums ir pavisam vienkārši. Tu nosauc tikko 4 atbildes. Tev 4 indīti ir ieslēgts? Tev 4 indīti ir... Nē, es kur ieslēgšu. Tā, kur paspēlējam. Jā. Tev ir jāizdomā 4 indīti tikko. Tā tad, jā. Un šitā te paliekam šito... Jā, un šito iedodam Matīsam, ko viņš ir iedomājis kaut ko vai... Tā, nu šis ir sintezators, ko mēs sagādājam par lielu naudu. Mēs tikko viņu sagādājām un atradām, bet tātad tev uzdevums ļoti vienkārši. Tu nosauc 4 lietas, tev jāizdomā 4 indīti, tu vari bišķiņ padomāt. Viens no vārdiem, kas tev viņā ir jāiepina iekšā, ir klavieres, tad tev ir jāiepina iekšā makaroni, tad arī zvaigžņu kari un visbeidzot augusts. Tu vari padomāt nedaudz, kādus akordus tu mums tur pasniegsi. Un jā, tev īsti nedzirdāk. Tu vari iet tur, jā. Pavisam ātri tādu. Jā. Starp citu, Agni, tu vari turēt mikrofonu tuvāk, viņam bišķiņ ērtāk ir. Jā. Jo tev būs arī jāiedziet kaut kas tāds labs. Jā. 4 indīti vēlreiz atgādināšu. Mums ir klavieres, makaroni, zvaigžņu kari un augusts. Zvaigžņu kari un makaroni augustā pie televizora. Klavieres Pie televizora. Spēlējot, mēs skatījāmies, kā Nārts Veiders pateica I'm your father. Lieliski. Ļoti labi. Paldies tev, Matīs. Šis bija tāds nelielais pārbaudījums, tev izaicinājums. Es domāju, ka ļoti labi tik galā. Radio 5 klausties drīzumā šis bangers. Es domāju, ka aizies. Nākošais gads. Pagriež šito. Īstenībā, jā, žēl, ka nokavējām Supernovas pieteikšanās laiku. Šis varētu būt patikt kādam. Drošāk. Bet es vēlu veiksmi Nancijai Garkalnē. Jā, īstenībā. Supernovā. Jā. Ar savu dziesmu. Es biju pārsteigts. Man likās, tur būs kaut kāds prikals, bet ļoti labi dziesma. Nē, viņa Nancija ļoti skaisti dzied. Es viņu zinu, kad uzzināju tajā balss maskā. Pareizi. Viņa uzvarēja. Es neskatos. Jā, To es okay, to es nezināju. Mēs jau Apsveic Nanciju. Pirms 2 gadiem, bet, jā, man liekas 2, bet jā, tas bija man arī. Sveiciens Nancijai un Jā. Igoram Šalagovskim. Kas ir dīvainākā, tīzlākā vai rēcīgākā situācija, ko tu atceries vispār profesionālā, neprofesionālā karjerā no zila gaisa, kas tev ienāk tagad prātā? Nesen man bija tagad filmēšana seriālā. Viņš jau ļoti ātri sagrupējās, šito viņš nevar aizmirst jau kādu laiku. Tas bija vienkārši tikko. Man bija filmēšanās seriālā, kur es spēlēju frizieru Tomu. Es mācos frizēt matus. Jautājums, vai tu arī esi gejs atkal? Jo tu vienlaikus vienā sērijā meitenes sāk domāt, ka es esmu gejs. Vienā sērijā domā, bet nē, šeit es neesmu gejs. Bet bija viena ekstra. Par ekstrām sauc aktierus, kas tā tad ir
neprofesionāļi, kas piesakās pie tām lomām, kas... Tā kā es par ugunsdzēsēju. Jā, tā kā tu par ugunsdzēsēju, bet tev bija teksts, tā kā tas jau arī ļoti labi. Daudzām ekstrām nav teksts, un tad bija viena ekstra, kur es tā kā frizēju, esmu tajā salonā, un pirms kadra es tur kaut ko dungoju, es neatceros tieši ko, bet es kaut ko vienkārši pie sevis mēģinot noturēt sevi pie tāda stāvokļa, kurus neaizmiegu. Yeah. Es kaut ko dungoju, un tad pagriezās tas aktrise, kuru spēlēja tādu ekstra. Viņa pagriezās, viņa teica, tā bija mūsu pirmā komunikācija. Viņa tā, kā kaut ko tad tik debīli var izdomāt? Kā dungot? Okay, Tāpēc dažām ekstrām nav teksts, ja tā bija iedots. Bet kaut tās dienas vairs ekstrām nedod tekstu visdrīzāk. Bet tāda piedzīvojuma diezgan daudz, jā. Bet es tā padomāju, neskaidrs, laikam nebija laba dziesma, ko es dungoju, bet... Superīgi, Matīs. Viena no lietām, ko mēs noteikti visiem viesiem prasam, ir mūsu tā saucamā banānu spēle. Emīl, tu varētu pasniegt mums instrumentus. Es nezinu, vai tu redzēji, vai tik tālu tiki pirmajā epizodē, ko mēs darījām, bet tas ir tas, ko mēs visiem darām. Te var pastīties uz bildēm. Bet īsumā ir tāds šovu, paliek arvien populārāk. Kur Vācijas televīzijā ir sevišķi, kur tātad mums ir svariņi, mums ir banāns. Un tavs uzdevums ir, es teiktu, pavisam vienkāršs. Mums ir nazis, mums ir banāns un svari, ieslēgsim viņus iekšā. Un tev šai gadījumā ir šis banāns jāpārgriež uz pusēm pēc iespējas precīzāk. Lai abas puses, būtu vienādi. Jā, tas būtu ideāli. Un es piebildīšu, mums bija ļoti slikta pirmā epizode tādā ziņā, ka Matīs to izdarīja ar 1 gramu atšķirību. Bija 65 un 64 grami. Ja tas ir slikti, jo ideāli būtu precīzi tomēr. Jā, slikti tādā ziņā, ka viņš uzlika to lati ļoti augstu. Jā, slikti ir tādā ziņā, ka tiešām tas pirmais grieziens bija neticams. Slēdzam iekšā svariņus. Jā, slēdzam iekšā svari jau ir pa nulēm. Mēs varam šis gan nemaina faktu, jo pārgriežot mēs pārsvērsim abas puses 179 grami. Es tagad uzfilmēšu tieši kā tu. Tur jau nevar nebūt gramu atšķirība. Nē, tu redzēsi, tu pārgriezīsi, tur vēl pamainīties kaut kas. Bet šai gadījumā mums ir jāredz, kā tu veiksi to griezienu. Es atļaušos arī no šejienes uzfilmēt, lai mēs pēc tam varam, tu tik vienkārši jau uzreiz uz sitienu izdomā. Jo ir cilvēki, kas griež gareniski, tur tā pa šitējieni, un tu Es nebūšu tas cilvēks. Es nebūšu tas cilvēks. Kā viņš ir teicis, ar algebru diezgan labi viņam it kā gāja. Algebra, jā, ģeometrijas. Nu, veicam griezienu. 7 reizes nomēri, 1 reizi nogriez. Ar cirtienu. Paskatīsimies. Pastīsimies sākumā tīri tā vizuāli. Iedomājam viņu blakus. Saka cīparus. Jā, skatāmies. Izstāst, ka nebūs, jā. Kāpēc tu tā domā? Mēs tā domājam vēl vairāk pirmajā epizodē. Tātad ņemam sākumā. Tam galam ir svars. Dziesmas nosaukums. Jā, pirmā daļiņa mums ir 84 grami. Šito man arī vajag īstenībā iemužu. Tātad 84 pirmā, jā, un liekam otro. Otrais ir. Un patiesības brīdis 96. Ļoti slikti apsveicam. Paldies! Paldies tev, Matīs, kurš ar gramu atšķirību spēja nogriezt banānu. Nē, es sapratu, ka... Tā, 84, 96 kopā mums cik sanāk? 84 plus 96, 180. Tātad atšķirība... Tad viņš sver vairāk beigās nekā sākumā. Tas arī jāņem vērā. Tāreiz 84 plus 96 mums ir 180. Starpība 12 pret 180 reiz 100%, 6,66%. Matīs. Nu, aplausi Matīs, ļoti labi. Ne tik labi kā Matīsam. Jā, nē, es varu pateikt to, ka tur 1 grams uz 125, viņam bija 0,8%. Es nezinu, vai kāds to pārspēs. Es ļoti gaidu kādu cilvēku, kas to izdarīs. Bet tavā gadījumā 6,66%. Stabila otrā vieta šobrīd. Jā, tas nav slikti. Tas ir piedestāls. Es arī otrais nācu, jā. Jā, bet jebkurā gadījumā milzīgs prieks, ka tu atnāci, super jauka saruna. To lieliski parāda tas, ka mums vajadzēja pauzīt vēl podkāstu vidū, man liekas. Pauzīts vajag vienmēr. Pauzīts vajag vienmēr, lūdzu. Pauzīt ir svarīga sastāvdaļa jebkuram dzīves brīdim. Jā, un līdz ar to vēlreiz, jā, liels tev paldies, Matīs. Viena lieta, vai tu varētu... Nav laika. Vai tu varētu... pateikt. Jā, novēlējumu. Pirmkārt, novēlējumu, un otrkārt, to, kā tevi sauc, un ka šī ir ņirtave. Jo
iespējams mēs kombinēsim kopā, un mums būs arī iespējams jauns jingls. Tā kā European Hit Radio, kur parasti My name is Robin Williams, and this is European Hit Radio. Lyric hits. Lyric hits. Jā. Bet, pirmkārt, jau tā varbūt nedaudz nopietnāk tavs novēlējums visiem klausītājiem un skatītājiem. Ko tu vēlētu visiem šajā gada noslēgumā vai jaunā gada sākumā? Esiet laimīgi, nebalsojiet par Latviju pirmajā vietā un spēcīgi. Nenosodam. Nekotreiz. Labi, tā. Nē, tiešām nevajag, come on. Jā. Lai visiem brīnišķīgs gads, mēģināsim... Vēlreiz. Nē, lai visiem foršs gads par politiku nerunājot. Matīs, lai tev izdodas teātra māksla, režisija, aktieru māksla, teātris, ģimenes dzīve un viss pārējais. Vēlreiz ļoti liels prieks, ka atnāci, pozitīva saruna. Jums ļoti forši saruna, lai jums vēl miljonus epizodes, tikpat cik mums alga teātrī. Bet tā, kas ir tā cietā alga vai tā procentuālā daļa? Visa kopā. Mēs esam visi miljonāri. Liels tev paldies. Un tagad no tevis mani sauc Matīs Budovskis, un šī ir Ņirktuve. Mani sauc Matīs Budovskis, un šī ir Ņirktuve. Super. Paldies. Paldies tev. Yes. Paldies visiem. Labi. Katram sava virtuve. Visiem viena ņirtuve.